Sveiciens visiem! Paldies tiem, kur ir pieslēgušies tiešsaistē, un laipni lūgti arī tie, kuri skatās šo te webināru ierakstā. Šis ir mūsu dabas laboratorijas oficiālais ievad webinārs, un mēs šodien runāsim par dažādām vērtīgām tēmām, svarīgām tēmām. Mēs runāsim par to, kā tad izmantot šīs te divas fantastiskās ēteriskās eļas, kuras jūs vai nu jau esat saņēmuši, vai nu drīz saņemsiet šos te paraudziņus savā īpašumā. Un runāsim arī par dažādiem gan drošības noteikumiem, piesardzības noteikumiem, jo, protams, ka ēteriskās eļas ir ļoti spēcīgi dabas līdzekļi, kuriem arī mums ir dažādas lietas jāievēro. Tāpēc tas arī ļoti svarīgi. Vēlams ir paņemt kādus pierakstu blociņus, pildspalvas un klausīties uzmanīgi un pierakstīt svarīgākās lietas. Pierakstiet, un arī es uzdošu dažādus jums jautājumus, testēšu jūsu uzcītību, jūsu klausīšanās spējas, jūsu, koncentrēšanās spējas, un starp citu koncentrēšanās spējām, enerģijai un tā tālāk ļoti fantastiski palīdz piparmētra. Tāpēc tagad visiem, kuriem jau ir saņemti paraudziņi, kuriem ir piparmētra, vai nu pasmaržojiet to no pudelītes, vai varat uzlikt sev arī uz kakla, sprandas, enerģijai, koncentrēšanās spēju uzlabošanai, un otru ēterisko eļu, saules apelsīnu, lielākajā daļā Latvijas, kā šodien rakstījāt jau komentāros, ir saulīte, kas ir ļoti patīkama, bet ja nē, tad mēs varam paņemt saulīti pudelē. Mēs varam paņemt saules apelsīnu, ēterisko eļu, viņu pasmaržot un arī sajust nedaudz saules. Šodien mēs runāsim arī tātad par to, kāda tad ir šī eksperimenta mērķi. Šī eksperimenta mērķi mums, labsajūtas konsultantiem, ir vēlme jūs iepazīstināt ar ēteriskajām eļām. Ēteriskās eļas man un citiem konsultantiem ir ļoti, ļoti liela dzīves sastāvdaļa. Mēs esam tās iepazinušas un sapratušas, ka mēs vispār nesaprotam, kā mēs dzīvojām iepriekš bez ēteriskajām eļām. Jo šie palīgi mums palīdz tik daudzos dažādos gadījumos, tik daudzos dažādos mirkļos, kad mēs domājam bieži vien, kā tad mēs vispār dzīvojām iepriekš, kā tad mēs tikām galā ar šīm situācijām, tad, kad mums nebija ēteriskās eļas. Un šodien jūs uzzināsiet 3 ļoti svarīgus faktus par ēteriskajām eļām. Tad jūs uzzināsiet to, kā tad izvēlēties ēteriskās eļas saviem veselības nepieciešamībām, un kā efektīvi izmantot augstākās kvalitātes ēteriskās eļas, lai uzlabotu savu pašsajūtu, savu veselību un arī savas ģimenes veselību un pašsajūtu. Jo tas ir tik ļoti patīkami, kad mēs varam palīdzēt ne tikai paši sev, bet mēs varam palīdzēt arī citiem. Un jūs varēsiet tātad šīs ēteriskās eļas izmēģināt uz sevis. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo mēs jums varam miljonus reizes stāstīt par to, kā viena vai otra ēteriskā eļa mums palīdz. Bet tieši tajā mirklī, kad jūs izmēģināsiet viņas uz savas ādas, uz savām nāsīm, uz savām garšas un smaržas kārpiņām, tad jūs jutīsiet to, kā ēteriskās eļas palīdz jums. Ēteriskās eļas ir ļoti liels tāds sajūtu produkts, un viņas tiešām ir jāsajūt. Tāpēc es apsveicu tos, kuriem ir pirmā saskara ar ēteriskajām eļām, kuri ar viņām saskarās pirmo reizi, kuri izmēģina pirmo reizi, tad apsveicu ar šo pirmo soli fantastiskajā ēteriskajā pasaulē. Un mēs jūs iepazīstināsim ar ēterisko eļu pasauli un sniegsim jums personīgu pieredzi to lietošanā,
Un arī, protams, atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Un, ja jums ir kādi tieši veselības jautājumi, veselības priekšrocības, kuras jūs gribat atrisināt, tad arī sniegsim individuālus padomus, konsultācijas un atbildes uz jūsu jautājumiem. Tātad, kas tad uztrauc cilvēkus mūsdienu pasaulē visbiežāk? Visbiežāk pēc aptaujām cilvēkus uztrauc tieši stress, uztrauc dažādi veselības jautājumi, sāpes, gremošana, miega trūkums, nevarēšana iemigt, kas tātad traucē ikdienas mūsu dzīvot ne tikai eksistēt, bet dzīvot pilnvērtīgi, izbaudīt dzīvi, efektīvi strādāt, būt klātesošiem ar savu ģimeni un tā tālāk. Un enerģijas zudums. Mūsu pasaule ir tik aktīva un dinamiska, ka mums ir nepieciešams ļoti daudz enerģijas, jo jāapspēj visiem ir tik ļoti daudz, lai mēs varētu tiešām gan paspēt darbā, gan vēl hobī, gan mums ir ģimene, gan pašiem laiks ar sevi. Un vajadzīgs daudz enerģijas, un kad šī enerģija zūd, tad mums zūd arī dzīves kvalitāte. Tāpēc uzrakstiet arī čatiņā, kas jums ir vissvarīgākais šobrīd, kas jums ir visaktuālākais, vai jūs uztrauc vairāk tieši stress un nespēja atslābināties, nespēja nomierināties. Droši vien arī tas no tā ietekmējās arī miegs. Rakstiet vieninieciņu, tad, ja tas ir stress, ja tā ir kaut kāda veselības jautājuma, imunitāte, vēdera, varbūt kaut kādas problēmas, kādas sāpes ķermenī, galvas sāpes, tad rakstiet 2. Tā ir veselība, un 3. ja visvairāk uztrauc tas, ka nav enerģija, lai dzīvotu ar pilnu krūti, tad rakstiet 3. Nu, ja tie ir visi 3, tad rakstiet 1, 2, 3. Jā, kādam tas ir, kādam rekur 2, veselība, kādam tas ir stress, kāds redz, kur raksta, ka ir visi 3. Stress, miegs, galvas sāpes, jā. 2 dažādi veselības jautājumi, 3 enerģijas zudums, 2, 3. Nu jā, tātad dažādi ir šie te jautājumi, katram mums ir kaut kas cits, kas mums šajā mirklī ir aktuālāks, bet kopumā mūs visus vieno tomēr kāds no šiem te jautājumiem. Nu tad, kas vispār notiek ar veselības pasauli? Ja mēs tā domājam, tad varbūt jūs atceraties un varbūt zinat, kā jūsu vecmāmiņas rūpējās par veselību. Tās bija tēļņas, tie bija dažādi eliksīri, tie bija dažādas tinktūras dabas, tie bija tiešām augi. Nezinu, tur varbūt pret klapu rutku kāds taisīja ar medu un tā tālāk, kā taisīja to mana vecmāmiņa. Bet tad kādā mirklī notika ļoti liels tāds uzplaiksnījums sintētiskajā medicīnā, un sintētiskā medicīna kļuva arvien, teiksim tā, tāda maģiskā tabletīte, kuru mēs iedzeram, un mums pāriet tās mūsu galvas sāpes, vai mēs iedzeram tur kaut kādu mezimu, vai iedzeram vēl kaut ko, mums pāriet vēdersāpes vai omeprazolu. Taču šie sintētiskie medikamenti mums ārstē tikai rezultātu, kuru mēs jau esam, teiksim tā, līdz galam sabeiguši savu ķermeni. Galvas sāpes, tas mums nekad nav kaut kāds iemesls. Galvas sāpes, tas jau ir rezultāts. Kad mūsu ķermenī kaut kas jau, ķermenis signalizē, tie ir signāli ķermeņi. Tieši tāpat vēdersāpes. Jums sāp vēders, tas nav tāpēc, ka mēs tagad, vienkārši sāp vēders. Ja? Tas ir tāpēc, ka mums kaut kas nav kārtībā. Tur jau, teiksim, tā saknē. Un līdz ar to mēs tikai iedzerot šādu maģisko tabletīti, mēs tikai apslāpējam rezultātu, bet nedarbojamies un nestrādājam ar patiesajiem šiem te cēloņiem, kas patiesībā ir ļoti slikti, jo apslāpējot, šī te problēma mums nekad nepazūd. Bet jā, augi tie bija mūsu pirmie ārsti, pirmie palīgi, pirmie veselības uzlabotāji. Taču, kas ir pozitīvā lieta, ka mūsdienās, tagad šobrīd pēdējos gados, ka cilvēki arvien vairāk saprot, cik ļoti sintētika arī, pieņemsim, palīdzot vienam jautājumam, bojā kādu citu mūsu ķermeņa daļu, piemēram, tas pats ibumetīns ļoti spēcīgi bojā mums kuņģi, aknas un nieres, omeprazols tas pats,
kurš mums palīdz varbūt pret kuņģa skābi un sāpēm, kuņģi, tad omeprazols mums ļoti bojā tieši mūsu kaulus un var nu, tieši īpaši cilvēkiem jau gados, kad kaulu blīvums ir samazināts, tad to samazina vēl vairāk, un, teiksim, tā mēs kaut kur vienam kaut ko palīdzam, citur mēs sev atņemam. Tāpēc cilvēki to arvien vairāk saprot un meklē dabiskus risinājumus saviem veselības jautājumiem. Un arī Google Trends dati rāda, ka cilvēki arvien vairāk meklē dabiskus risinājumus, un tajā skaitā tieši ēteriskās eļļas. Gan Latvijā, gan pasaulē tas ir palielinājies pēdējo 5 gadu laikā. Un tas atspoguļo pieaugošu sabiedrības interesi par dabīgām veselības un labsajūtas metodēm un vēlmi atrisināt veselības jautājumus saknē, nevis tikai apslāpēt šīs te sakas. Un ko tad cilvēki meklē un kāpēc viņi meklē? Viņi meklē produktus, kuri ir pieejami, kuri ir tātad viegli pieejami vai tādi, kuriem varbūt mums jau ir mājās, un mēs viņus varam izmantot dažādiem mērķiem. Mums vienmēr ir metrskoļu pudelītes, mums ir mājās, mums ir somiņā, un tas mums ir vienmēr pieejams par rokai, mums nav jāskrien un nekur jāmeklē, jāprasa ārstiem, lai mums izraksta kādu recepti. Un otrais faktors ir drošums. Un ēteriskajām eļļām, lai arī es teicu, ka, un pastāstīšu vēlāk, ir dažādas drošības pasākumi, dažādas lietas, kuras mums vajadzētu ievērot, kā piemēram, mums nevajadzētu ņemt un izdzert visu ēteriskās eļļas pudelīti vienā reizē, jo kas par daudz, tas par skādi. Kā piemēram, arī ūdens. Ūdens mums ir ļoti nepieciešams, ļoti svarīgs izdzert vismaz tos aptuveni 2 litrus ūdens dienā, bet varbūt jūs esat arī par to dzirdējuši, ka, ja jūs izdzersiet, piemēram, vairāk kā 4 litrus vienā reizē, paņemsiet 2 pudeles, izdzersiet 4 litrus, tad jums var sākties tieši būt nieru bojājumi, tik ļoti liela nieru bojājumi, ka var tas novest līdz slimnīcai un pat līdz nāvei. Tāpēc viss, kas ir par daudz, ir par skādi. Bet ēteriskās eļļas kopumā ir ļoti, ļoti drošas, tāpēc, ka tām nav nekādu blakus parādību, nav tādu pieraduma, un lietojot kādu ēterisko eļļu, mēs palīdzot vienam veselības jautājumam, mēs nebojāsim savu ķermeni un savu veselību kādā citā vietā, kādā citā pusē. Bet par to vēl vēlāk. Un efektivitāte, tātad mēs vēlamies, lai mums palīdz kaut kas ātri, mēs negribam gaidīt mēnešiem ilgi, un lai arī, protams, ka dažreiz mums ir nepieciešams kāds laiks, lai šis te veselības jautājums mums atrisinātos pilnībā, mēs varam efektivitāti sajust uzreiz. Ja jūs attaisiet jau savu piparmētras pudelīti, tad es domāju, ka jūs sajūtāt šo te efektivitāti uzreiz un ļoti ātri. Tūlīt arī pastāstīšu par šo te visu sīkāk. Bet ir viens tāds ļoti svarīgs fakts, un tāds diezgan skumjš fakts, teiksim tā, kurš ir jāzina un ir jāsaprot. Pieprasījums pēc ēteriskajām eļļām ir lielāks nekā jebkad agrāk, un pasaulē tiek pārdots daudz vairāk ēterisko eļļu nekā tiek saražots. Jūs aizdomājaties par to un saprotiet, kā tas ir, ka tiek pārdots vairāk nekā tiek saražots. Kaut kas neliekas kopā. Ir tā, ka ēteriskās eļļas mums ir nepieciešams, tas ir sarežģīts process, lai ēteriskās eļļas varētu izaudzēt un saražot. Protams, ka ir dažas ēteriskās eļļas, kuras ir vieglāk saražot. Pieņemsim, piparmētra un citi ir, pieņemsim, garšaugi. Viņi aug ātri, mēs viņus varam iegādāties plantācijas, sagatavot augsnē, iestādīt. Bet ir dažas ēteriskās eļļas, kuras ir ļoti sarežģīti iegūstams. Kaut vai sāksim no tās pašas rozes ēteriskās eļļas, kuras arī ir sarežģītāk iegūstamas, un līdz tādām ēteriskām eļļām, kā piemēram kopaibas vai frankinsens, kuras iegūtas tiek no koku sveķiem, un šie te koku sveķi, kokiem ir jābūt lieliem, jāizaug, tātad desmitiem un pat tātad vairākas desmitgadus,
ir jāaug, lai no viņiem vispār varētu iegūt šīs te ētriskās eļas. Līdz ar to tas nav ātrs process, plus vēl tāpēc, diemžēl, ētriskās eļas, daudzas ētriskās eļas, liela daļa no ētriskajām eļām var iegūt sintētiski laboratorijā. Piemēram, piparmētrā iekšā ir mentols, dabisks mentols, kurš tiek iegūts, protams, kā no piparmētrā, taču mentolu, diemžēl, var izveidot sintētiski arī laboratorijā. Bet sintētisku mentolu, tātad ķīmisku mentolu, ja mēs lietojam uz sevis vai nedod Dievs iekšķīgi, vai tas mums dos kādu labumu, vai drīzāk tas mums dos kādu kaitējumu ķermenim. Nu, visdrīzāk, ka, protams, ja mēs lietojam sintētiku ķīmiju, tas dos mums kādu kaitējumu. Un ētriskās eļas aptuveni šie te dati pēc dažādiem pētījumiem ir tas, ka pat 80% ētrisko eļu ir vai nu sintētiskas, tātad ķīmiski uzražotas laboratorijā, vai arī viņas ir viltotas, viņas ir atjauktas, viņas ir sintētiskas. Piemēram, bija tāds ļoti interesants pētījums, doTERRA vēlējās saražot tieši bērza ētrisko eļu, kas ir no kokiem, ļoti sarežģīts iegūšanas process, bet priekšrocības bērza ētriskajai eļai ir ļoti labas, ļoti dziļas. Arī pašai man ļoti patīk šī ētriskā eļa. Bet līdz ar to doTERRA sāka meklēt, saprata, ka tas ir tik sarežģīti, sāk skatīties, salīdzināt citas eļas tirgu un iegādājoties visas iespējamās ētriskās eļas, bērza ētriskās eļas, kas bija tirgu, netika atrasta neviena tīra bērza ētriskā eļa. Pilnīgi neviena. Visas ētriskās eļas vai nu bija sajauktas no citām ētriskajām eļām un tikai saucās bērza ētriskā eļa, vai pat trakākais bija iegūtas no tātad aspirīna, kuram bija beidzies termiņš, viņš tika saražots un izveidots ķīmiski, pārveidots bērza, tā kā bērza ētriskā eļā, vienkārši tādos pašos savienojumos, kas ir bērza ētriskā eļā. Bet tas, manuprāt, ir ļoti tiešām traki. Un pat, es nezinu, varbūt, ja jums ir kāda ētriskā eļa, kur varbūt nav nopirkta no uzticama avota, jūs varat aiziet un pasmaržot, salīdzināt un sajust. Kā jūs jūtat, vai jūs jūtat, ka tā ir varbūt ķīmija, sintētika, vai varbūt tas tomēr varbūt kaut kur iegādājāties arī labu un dabisku, bet ir ļoti svarīgi iegādāties terapeitiskas kvalitātes ētriskās eļas, kvalitatīvas ētriskās eļas, kas garantē konsekventu sastāvu un līdz ar to arī paredzamu rezultātu, kas būs vienāds vienmēr, kad jūs lietosiet šo ētrisko eļu un varat tam uzticēties. Un tad jautājums, vai ir tādas ētriskās eļas ar tiešām iedarbīgu sastāvu, ar sastāvu, kurš būs līdzvērtīgs katrā reizē, un vai ir tādas kādas kompānijas, kuras ražo tādas ētriskās eļas? Atbilde jā, ir, un doTERRA ir 2008. gadā dibināta ētrisko eļu kompānija. Tātad tā nav vissanākā ētrisko eļu kompānija. Tā tika dibināta un šobrīd tikai sanāk, cik mums 17 gadu laikā, tā ir kļuvusi par pasaulē lielāko ētrisko eļu kompāniju. Kura tagad iet uz priekšu, ir arī uzturbagātinātāji uz ētrisko eļu, arī bāzes, un mērķis doTERRA ir kļūt par lielāko wellness kompāniju visā pasaulē. Bet, jā, tātad, ko mums rāda tas, ka tikai šo 17 gadu laikā tā izdevies ir apsteigt ļoti daudzas kompānijas, kuras tirgu ir 40 un 50 gadus, un sasniegt šos rezultātus ir tāpēc, ka klienti tiešām redz labus rezultātus, sajūtos, un ja mēs runājam arī par kvalitāti, tad, piemēram, Amerikā un tieši pētījumos un slimnīcās doTERRA ētriskās eļas tiek izmantotas pētījumos, jo tām ir konsekvents un stabils rezultāts. Jo pētnieki, tas ir tātad zelta standarts pētniecībā un zelta standarts arī medicīnā. Jo paņemot dažādas ētriskās eļas, pat tad, ja mēs paņemam ētriskās eļas, kuras ir dabīgas, un tādas arī ir, protams, es nesaku, ka šī ir vienīgā ētrisko eļu kompānija, kur ir dabīgi produkti. Piemēram, man pašai bija tāda situācija, es lietoju piparmētras ētrisko eļu jau daudzus gadus.
Taču tad, kad es iegādājos savu pirmo pudelīti, es lietoju piparmētru sēļu tieši pret migrēnām, pret galvas sāpēm, jo ļoti daudzus gadus pirms es iepazinu doTERRA. Tad, izmēģinot šo pudelīti, es saprotu, kā. Nu, man darbojās pilnīgi savādāk, pilnīgi labāk, daudz efektīvāk. Es nevarēju saprast iepriekš, kāpēc es nopirku vienu ētriskās eļļas pudelīti, piparmētras, kaut kādā tur veikalā, ekoveikalā. Un es nevarēju saprast, kāpēc viņas nedarbojās. Kāpēc viņas vienu reizi man darbojās, vienu reizi palīdz, vienu reizi nepalīdz, vienu reizi smarža ir tāda, vienu reizi tāda. Tas ir arī tāpēc, es jau laikam skrienu arī uz pa priekšu faktiem, tur tālāk ir arī slaidos tas viss. Bet ētriskās eļļas tad mums var būt arī audzētas dažādos apstākļos un ne vislabākajos apstākļos, un vēloties, saprotot, ka pieprasījums ir ļoti liels, ražotāji vēlas saražot vairāk, viņi tātad šīs ētriskās eļļas audzēja nepiemērotos apstākļos. Pieņemsim, Ķīnā tiek ražots ļoti daudz, Ķīnā, Indijā ļoti daudz ētrisko eļļu, kuras tiek ražotas masveidā, nepiemērotā augstnē, nepiemērotos augšanas apstākļos. Un, ja jūs pasmaržosiet un salīdzināsiet divas eļļas, tad šo te aktīvo vielu koncentrācija vienā ētriskajā eļļā un otrajā ētriskā eļļā var atšķirties pat 10 un 20 reizes. Tātad vienu eļļu jūs paņemiet un jūs sajūtat, wow, viņa ir tiešām spēcīga, otru eļļu paņemiet un saprotiet, ne īpaši. Tas nozīmē, ka vienu ētrisko eļļu iespējams jums nepieciešama būs 10 un 20 reizes vairāk pilienu. Tātad, ja šī ētriskā eļļa darbosies jau no viena piliena, tad kādu eļļu jums vajadzēs varbūt daudz vairāk pilienus, lai sasniegtu arī kaut kādu efektu. Un tātad turpināsim par 3 svarīgajiem faktiem par ētriskajām eļļām. Tad uzrakstiet plusiņus, es runāju daudz, stāstu daudz, man ļoti patīk šī tēma, esmu ļoti tātad kaislīgi par to visu un priecājos ar to dalīties, uzrakstiet plusiņus, ja jūs sekojat, ja jūs tiekat līdzi visam un ja jums ir interesanti. Super, plusiņi, tad man ir prieks runāt un tā. Es cenšos vienmēr ātri stāstīt, bet tas nav iespējams, tāpēc, ka ir tiešām tik ļoti daudz stāstāmā un ar visu gribās pastāstīt un padalīties. Super, man prieks, ka daudz plusiņi ir. Tātad, turpināsim mēs tagad ar 3 svarīgiem faktiem. Jūs varat arī pierakstīt šos faktus, tie ir tātad svarīgi. Tātad 3 fakti, 100% dabiskas, efektīvas un ekonomiski izdevīgākas par medikamentiem. Un to arī mēs pastāstīsim tālāk. Tātad tīras dabiskas ētriskās eļļas. Jau es paskrēju uz priekšu un pastāstīju par to, ka tieši doTERRA eļļas tiek savāktas vislabākajos, dabiskajos, natīvajos augšanas apstākļos, augšanas vietās. Tātad tajās vietās, kur tiem ir vislabākie augšanas apstākļi un kur tie dabiski aug. Tātad kas ir svarīgs? Tieši tāpat kā vīna, es nezinu, varbūt kādi mums te ir vīnziņi, uzrakstiet, varbūt, es nezinu, 2 plusiņus, tie, kuriem mums te varbūt garšo kāda laba, kvalitatīva, tā, kāds mums te ķēpājās, nav kaut kā izslēdzies, tad prezentācija, bet tātad mums tieši tāpat kā ar vīnu, ar labu kvalitatīvu vīnu, vīna kvalitāte no viena gada, tātad neviena 2 plusiņi, neviena te mums nav vīnziņi, sommeliē, vīna pratēji, labi. Tātad, vīnam kvalitatīvam ir ļoti svarīgi, un viņš var būt ļoti dažāds, pirmkārt no augšanas vietas, meklē. Tātad vīnam, piemēram, tur tik augsti virs jūras līmeņa, tur būs tāds piesātinājums, zemāk būs būs vairāk skābums. Tieši tāpat mitrums ir svarīgs. Ja ir daudz lieta, tad tajos gados, piemēram, vīni ir skābāki, nepilnvērtīgāki. Augstums virs jūras līmeņa, augstnes kvalitāte arī ir svarīga. Un tieši tāpat kā vīnam, un ja ir slikta, piemēram, nav saulains gads kādā laikā, tad vīnziņi saka, oi, cik žēl, šogad mums vīns nebija labs, mēs viņu varam, tātad cena arī krītās ļoti, vai ne? Un kādā gadā ir labs vīns, un tad tur cena ir augsta un tā. Tāpēc ar ētriskajām eļļām ir tieši tāpat. Mēs nevaram izaudzēt labas, kā es minēju iepriekš par Ķīnu un Indiju, kur tiek ražots milzīgs daudzums ētrisko eļļu nepiemērotos augšanas kvalitātēs, augšanas apstākļos, kad vienos laukos ņem un stāda visu pilnīgi pēc kārtas.
un eļas sanāk, nu, tādas, ja, tā kā, nu, tāds slikts vīns, attaisam vīna pudeli un saprotam, šito tā kā negribās dzert. Tieši tāpat ar etiskajām eļām. Viņas būs ar mazu procentu aktīvo vielu, viņas būs nepilnvērtīgas, viņas būs nesabalansētas. Piemēram, mūsu vīraka ētriskajā eļļā ir 4 dažādi vīraka šīs te aktīvās vielas augstos sastāvos, un pētot un skatoties citas vīraka ētriskās eļļas, kuras kāds varbūt teiks, es nopirku, kuras dabūju vīraku daudz lētāk, ja? Bet tajā, pieņemsim, aktīvo vielu sastāvs var būt tikai 20% no doTERRAS ētriskās eļļas, un nevis 4 šīs te aktīvās vīraka sastāvdaļas, bet tikai 1. Un jā, tā arī var gadīties. Un tātad, jā, augšanas apstākļi ir vissvarīgākie. doTERRAS ētriskās eļļas tiek iegūtas tām vislabākajos augšanas apstākļos, tur, kur dabiski tie aug. Pieņemsim, saules apelsīns tiek audzēts Itālijā un tiek audzēts Brazīlijā. Un tieši tāpat kā mēs nevarētu iegūt labus apelsīnus audzējot Latvijā, tieši tāpat, nu, tātad, jā, svarīgi ir šie augšanas apstākļi. Un kas ir vēl svarīgi, ir arī vislabākie savākšanas apstākļi. Un biežums sezonā, pieņemsim, dažās vietās mēģina izaudzēt pēc iespējas vairāk šīs te augus gada laikā, līdz ar to, protams, kā ar dažādiem mēslojumiem audzē, lai ātrāk aug, ar dažādiem sintētiku un tā tālāk, augsnē neļaujot atpūsties, bieži stāda un tā tālāk, lai tikai savāktu pēc iespējas vairāk šī produkta. Protams, ka tāda eļļa būs daudz mazāk kvalitatīva. Bet ir ļoti dažas eļļas, kurām ir ļoti svarīgs pat savākšanas laiks, diennakts laiks. Kā piemēram, rozes un jasmīna ētriskās eļļas. Man ir tā bijusi ļoti lielā priekšrocība, gods un svētība būt gan jasmīna novākšanas laukos Ēģiptē, gan arī rožu novākšanas laukos Bulgārijā, kur es redzēju, es pati devos uz šiem te laukiem. Ēģiptē devāmies, manuprāt, tas bija 3 no rīta, kad mēs devāmies uz šiem te laukiem un redzējām, kā tad cilvēki novāc, paši novācām arī šos te jasmīna ziedus un redzot, cik ļoti trausli ir šie tie ziedi. Kā viņiem šis te savākšanas laiks agrā rīta stundā ir ļoti, ļoti svarīgs, lai sanāktu vislabākā, kvalitatīvākā, spēcīgākā ētriskā eļļa. Nu, tas manī radīja vēl lielāku bijību pret šo te produktu. Un kas ir ļoti svarīgi, ka doTERRA eļļas, protams, ka nesatur pildvielas, par to es varbūt mazāk pastāstīju. Es stāstīju tieši par to, ka par sintētiskajām ētriskajām eļļām, protams, ka doTERRA nesatur ne pildvielas, ne sintētiskās ķīmiskās ētriskās eļļas, ne piesārņotājus, ne toksīnus, ķīmisko mēslojumu, pesticīdus, smagos metālus, rūpnieciskās emisijas un dažādas šīs te lietas, kas var būt citās ētriskajās eļļās. Tad arī par pildvielām ļoti bieži ētriskās eļļas, nu, piemēram, man pašai bijuši tādi gadījumi, kad es aizēju, smaržoju kādu citu, pieņemsim tādu austrumu ētrisko eļļu pudelītes, es viņus smaržoju, un es saprotu, ka viena ētriskā eļļa no citas, nu, smaržo, nu, ļoti, ļoti līdzīgi. Nav tā kā kaut kādas nianses ir, bet tāda kaut kāda bāzes nots ir ļoti līdzīga. Vai, piemēram, manai vecmāmiņai bija mirras ētriskā eļļa, kur viņa iegādājusies baznīcā. Nu, no ētriskās eļļas tur bija ļoti, ļoti tālu. Varbūt kāds, es nezinu, 4/4 piliens un viss pārējais bija citas pildvielas. Un tieši tāpat tās var būt bāzes eļļas, tās var būt citas lētākas ētriskās eļļas, kuras ir pievienotas tur, lai iegūtu aromātu. Bet, nu, vistrakāk ir tad, ja tur ir iekšā kaut kādi piesārņojumi, toksīni. Un, diemžēl, arī tādas ētriskās eļļas ir tādas, kuras, nu, teiksim, jā, nāk no dažādām austrumu valstīm, īpaši, kuras testējot, pārbaudot, tajos iekšā ir daudz visa, kam tur nav jābūt. Tātad, kā doTERRA nodrošina šo te visaugstāko standartu visā tirgu, un kāpēc medicīna un kāpēc pētniecība izvēlās tieši doTERRAs eļļas? Tāpēc, ka vispār šāda te standarta pasaulē nav pilnīgi nekāda standarta vienota, pēc kuriem novērtēt ētriskās eļļas.
Ir tātad nu, kaut kāda bāzes standarts ISO, kur pasaka, vai tā ir ētriskā eļļa, vienalga vai tā ir ķīmiska vai dabiska vai nē, bet nu, tas principā neko nepasaka par ētriskās eļļas kvalitāti. Tāpēc doTERRA izveidoja, atvainojos, izveidoja standartu CPTG, tātad certificēts tīras terapeitiskās kvalitātes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tiek veikta visaugstākā, spēcīgākā visā tirgū laboratorijas kontrole, tiek veikta katrai pudelītei aptuveni 54 testi. Katrai ētriskā eļļai no savākšanas mirkļa līdz tam, kad jūs viņu iegūstat, tā tiek pārbaudīta daudzas reizes, daudzos dažādos veidos, tajā neiedziļināšos savādāk. Mēs varam līdz rītdienai stāstīt par šiem testiem un pārbaudēm. doTERRA veids savās laboratorijās, tātad ražošanas procesā un tā tālāk, lai pārbaudītu, ka tiešām tur nav kaut kas, es nezinu, kāda pesticīda no blakus lauka iepūsta vai kaut kā tam līdzīga, ja? Lai tiešām zemnieki ir visu izdarījuši godīgi, līdz beigu produktam, kurš tiek pārbaudīts arī 4 neatkarīgajās ārējās trešo pušu laboratorijās, lai tiešām, nu tātad nevis 1 vai 2, bet veselās 4 dažādās trešo pušu ārējās laboratorijās, lai nodrošinātu tiešām šos te augstos labos rezultātus un šo te uzticamību visaugstāko tirgu. Un ko tas mums garantē? Tas garantē sastāva noturību, ka tur būs iekšā tiešām šī nepieciešamo šo ķīmisko savienojumu klātbūtne pareizajā daudzumā, būs konsekventa efektivitāte. Piemēram, tāds fakts, ka tieši pipramētas ētriskā eļļa tiek sajaukta no ētriskajām eļļām, manuprāt, tas bija 3 vai 4 valstīs iegūtām piparmētrām, lai nodrošinātu, ka šī kvalitāte vienmēr ir vienāda. Tieši tāpat eļļas tiek jauktas tāpat kā dažādi blendētie šie vīni, augstās kvalitātes no dažādiem gadiem, lai iegūtu šo te konsekvento kvalitāti un garantiju, jo vienā gadā mums var būt vairāk saules, vienā mazāk, vienā valstī bija lietus tajā gadā un tā tālāk. Tad viņi sajauc šīs ētriskās eļļas, lai vienmēr būtu vienāda šī kvalitāte, nevis vienā gadā 20% mentola, vienā gadā 80% mentola. Vienmēr 80% mentola ir šajā ētriskajā eļļā. Un tātad, protams, garantija, ka nav nekādas svešvielas, pesticīdi, metāli, rūpnieciskās emisijas un tā tālāk, ka nav nekādu bioloģiski bīstamu mikroorganismu, sēnīšu, baktēriju un tā tālāk. Un tālāk mēs esam nonākuši līdz 2. punktam, kurš klausās uzmanīgi un kurš atcerās pirmo svarīgo faktu. Vai varbūt kurš bija tik uzticīgs un investēts savā veselībā un labsajūtā, ka kurš tagad atcerās pirmo svarīgo faktu. Tātad rakstiet čatā, pirmais svarīgais fakts, atceramies mūsu atmiņu, mūsu koncentrēšanās spējas, kādas mums ir. Pagaidām redzu tikai vienu atbildi, tas nozīmē, ka visiem pārējiem ir steidzami jāelpo piparmētas ētriskā eļļa, lai uzlabotu mūsu koncentrēšanās spējas. Bet labi, 2 pareizās atbildes bija jā, 3 pareizās atbildes, 4, super. 5, tātad meklējām vienkārši celtiņu, 6, super. Tātad ir pirmais svarīgais fakts ir, ka doTERRA ētriskās eļļas ir pilnīgi tīras un dabīgas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrais svarīgais fakts ir, ka ētriskās eļļas ir efektīvas. Pirmais, mēs varam saprast to arī stāstīt par šo te kvalitātes standartiem no sastāva noturības, kuru doTERRA garantē. Bet vispār, ja mēs skatāmies, kāpēc ētriskās eļļas ir tik efektīvas un kāpēc mēs nevarētu vienkārši aiziet un uzvārīt piparmētras tēju, pieņemsim, mūsu gramošanas traktam. Protams, mēs varam arī piparmētras tēju uzvārīt, bet piparmētras tēja būs ļoti mazāk daudz koncentrēta nekā ētriskā eļļa, un ētriskā eļļa būs spēcīgāka, iedarbīgāka un ar ļoti daudz lielāku efektivitāti. Tātad vienā šajā te savvaļas apelsīna ētriskās eļļas pudelītē 15 ml ir 250 pilieni, tātad šajās pudelēs ir 250 pilieni. Tātad jums tie noderēs
250 lietošanas reizēm. Tātad, ja katru dienu mēs lietojam pa vienam pilienam, cik ilgam laikam mums ies pudelīte? Sanāk, laikam, tad izlot uz 3, laikam 7 mēnešiem aptuveni, vai ne? Tātad virs 7 mēnešiem, ja sanāk, laikam, akurēt. Tātad, kas ir ļoti, ļoti ilgam laikam. Un tad šī viena pudelīte tiek iegūta no 3 kg apelsīna mizu. Tad nevis no 3 kg apelsīna, bet no 3 kg tātad nolobītu apelsīnu. Un tieši no šīm mizām mēs iegūstam, jo šajās mizās ir šie aromātiskie savienojumi un ētriskās eļļas. Tātad 3 kg mizu, tātad mums vajag, es nezinu, daudz apelsīnu, lai viņi iegūtu. Un piparmētras mums ir nepieciešams 300 svaigu augu. Tātad šo te veselo augu, lapu un stublāju. Un no šiem tātad mēs iegūstam vienu pudelīti. Un līdz ar to viens piliens piparmētras ētriskās eļļas ir pielīdzināms aptuveni 28 tējas krūzītēm. Tad 28 tējas krūzītes. Šaubos, kāds vai varēs iedzert savai ķermeņa labsajūtai, enerģijai un tā tālāk. Bet vienu pilienu mēs varam lieliskā veidā ātri lietot. Un tātad ētriskās eļļas ir ļoti efektīvas, tāpēc, ka tās ir ļoti, ļoti koncentrētas. Tās ir 70 līdz 100 reizes spēcīgākas nekā paši augi. Līdz ar to mēs varam iegūt šo pašu labumiņu ļoti ātri. Ētriskām eļļām nav nekas pievienots un nav nekas izņemts. Tas ir viss tas mūsu maksimālais dabas spēks. Tām nav nekādu blakus efektu, un tās nerada atkarību, kā tas var būt ar medikamentiem, sintētiku un tā tālāk. Tās ir piemērotas gan bērniem, gan pieaugušiem, gan senioriem. Tad visiem varam viņas lietot, atbalsta veselību, imūnsistēmu, palīdz uzlabot emocionālo stāvokli. Un efektivitāte jūs redzēsiet tālāk šajā izaicinājuma laikā, cik ļoti daudz dažādos veidos mums var palīdzēt un iedarboties tikai katra no šīm eļļām. Tad šis klāsts ir ļoti, ļoti plašs, un jūs tiešām sajutīsiet šo efektīvo sajūtu un efektīvo efektu. Tad, ko mēs varam darīt? Visi, kuriem ir ētriskās eļļas ar jums, es gribu tagad izdarīt, aizskrienat ātri sameklējat vai atcerieties šo pierakstat un izmēģināt pēc tam, bet labāk uzreiz izmēģiniet. Kuriem varbūt ir tūmā, uzrakstiet plusiņu, lai es redzu, kurš veiks šo eksperimentu kopā ar mani. Tātad paņemiet savu šo mazo pudelīti. Ok, Santē, Dacē ir, Kristīnai ir blakus, super. Ņemam pudelīti un no tās mazās pudelītes jums izpilēs, tātad es izpilināšu vienu šo pilienu, jūs izpiliniet 4, jo šajā katrā, no tās mazās tātad ar pirkstu uzsitiet pa dibentiņu pudelītes, un jums izkritīs ārā aptuveni kādi 4 pilieni, ir kā viens piliens no šīs lielās ētriskās eļļas pudelītes. Paņemiet, cerams, ka jums ir tīri pirksti, tīras rokas, paņemiet īkšķi, vai ātri skrieniet nomazgāt, un ieliekat īkšķi šajā eļļā un uzspiediet sev uz augšlējām. Pārējo sajūtiet efektu, ielpojiet caur muti, sajūtiet šo efektu, sabužiniet rokas un tagad ielpojiet tādā mājiņā, tas saucās sausā inhalācija, šo ētrisko eļļu. Ielpojiet vairākas reizes, es te runāju, bet jūs elpojiet, sajūtiet šo efektu, un tad, kad esat ielpojuši 3, 4, 5 reizes, tad atlikušo varat uzlikt šeit, uz kakla aizmuguras, uz sprandas, iemesēt sev nedaudz un sajust šo atvēsinošo efektu. Tad tas ir tikai viens mazs piliens, kurš var izdarīt tik ļoti daudz un tik lielu efektu sniegt. Uzrakstiet čatiņā, ko jūs sajūtāt, kādi ir pirmie iespaidi, ko redzējāt, ko sajūtāt, ko sasmaržojāt. Droši vien vēl baudat šo ētrisko eļļu.
Tad, jā, viens piliens ir tik ļoti liels spēks, uzspiežot uz augšlejām, varam sajust, pirmkārt, protams, ka mums atsvaidzinās mute, elpa, redz, kur Ieva raksta pamodos. Tieši tā, tas ir kaut kas, ko mēs varam darīt no rītiem. Man pazīstami jogas praktiķi to dara pirms katras, teiksim, arī jogas nodarbības, lai jogas laikā varētu būt klātesošāki. Jā, redz, kur Kristīna raksta uzmundrinājumu. Ieelpojot, mēs varam arī just, kā mūsu elpceļi atbrīvojās. Šeit uz augšlējām uzspiežot, mēs sajūtam uzreiz, kā mums viņš ieiet mūsu visās maņās, iegūstam mundrumu, koncentrēšanās spēju, uzlabošanos, un mēs arī šeit sajūtām un ieelpojot, kā mums elpceļi atverās, kā mums, es nezinu, gribās uzreiz staltāk, varbūt kādam stāties, stāvēt, stāties un tā tālāk. Tātad, jā, uzmundrināšanās, pamošanās un, redz, kur Dace rakstīja, jā, patīk smarža, super. Un tātad efektivitāte. Tātad, ko jūs sajūtāt šajā mirklī, ka pēc 22 sekundēm ieelpojot, mums šeit, mums tieši starp uzacīm iekšā, mums ir ožas centrs, kur ieelpojot mums uzreiz momentāli šajā te ožas centrā nonāk mums šajā te ožas centrā un caur ožas centru iedarbojas caur mūsu limbisko sistēmu, caur mūsu tātad limbisko sistēmu iedarbojās uz visu ķermeni. Ētriskajās eļļas, tātad 22 sekundžu laikā tā jau ir ne tikai sāk iedarboties, bet jau ir iedarbojusies uz visu mūsu ķermeni. Pēc 2 minūtēm jau ētriskās eļļas nonāk, tātad tieši uzklājot uz ādas, nonāk vispārējā asinsritē, un pēc 20 minūtēm iekļūst šūnās ar jebkuru uzklāšanas metodi. Un jau pēc 2,5 stundām ētriskās eļļas vidēji, dažādas eļļas, citas pat ātrāk nekā 2,5 stundu laikā, citas ilgāk, tiek pilnībā izvadītas no mūsu organisma. Tātad ētriskās eļļas mūsu ķermenī neuzkrājas, līdz ar to mēs viņas varam arī lietot bieži, ja tas mums ir nepieciešams, piemēram, tur gramošanai vai jebkam citam, bet mēs varam nebaidīties par to, ka mums var būt tāda kaut kāda pārdozēšana, jā, tur šo 2,5 stundu laikā mēs daudz nelietojam, bet tad 24 stundu laikā arī varam lietot, atkārtot šo te, un jā, nav šī te uzkrājošā efekta, ka mums var kaut kas tur uzkrāties, notikt un tā tālāk. Tad kā tas darbojās, redz, kur arī parādīts, caur ožas šiem te receptoriem nonāk mūsu, apējot mūsu visas citas sistēmas, momentā nonāk tur un nonāk visā ķermenī. Receptori aktivizējās, un pa ožas nervu nonāk signāls smadzenēs uzreiz. Un atkarībā no citām manām, oža apiet talamusu un tieši sasniedz limbisko sistēmu, kas atbild par emocijām un atmiņām. Tāpēc reakcija uz smaržām bieži vien ir tūlītēja, emocionāla, un caur šo sistēmu mēs varam ietekmēt arī mūsu nervu sistēmu un ķermeņa reakcijas. Tātad, kas mums tad notiek limbiskajā sistēmā? Nedaudz tagad būs anatomijas, fizioloģijas, atgriežamies skolā, atceramies, kas tad mums notiek ar limbisko sistēmu. Limbiskā sistēma ietver tādas smadzeņu struktūras kā hipokamps, kas atbild par atmiņu, amigdala, kas atbild par emocijām, īpaši par bailēm un prieku, un hipotalāmu, kas atbild par hormonālo sistēmu un autonomo nervu sistēmu. Tad, kad mēs stimulējam limbisko sistēmu, tā var izraisīt mums atmiņas un emocijas. Tā var iedarbināt nervu sistēmas reakcijas, piemēram, nomierināt vai uzbudināt, tātad dot enerģiju, uzmundrināt, tā kā es sajūtāt tikko ar piparmētru, un iedarboties uz endokrīno, jeb hormonālo sistēmu, izmainot hormonu izdalīšanos. Kurš negrib, lai viņiem hormoni labi darbotos, un lai viss mums būtu kārtībā? Protams, ka katrs to grib, jo hormoni valda par mūsu ķermeni. Piemēram, kortizolu samazināt var, kas ir stresa hormons, un kas tātad daudziem, īpaši tiem atcerieties, kuri rakstīja vieninieciņu, ka stress valda pār viņiem šajā dzīvē, tad tas var ļoti spēcīgi iedarboties uz šo stresa hormonu, kortizolu samazināt, oksitocīnu, serotonīnu, prieku un laimes hormoniem, un uzlabot un uzmundrināt arī tos. Piemēram, savvaļas apelsīna ētriskā eļļa
bija pētījumi vairāki, kur tika pētīts tieši šīs ētriskās eļļas iedarbība uz serotonīna šo sistēmu. Un serotonīna sistēma, par ko mums atbild par prieku un atbild arī par to, ka mums nav depresija. Bet kas ir depresija, ir tas, ka ja mums smadzenēs neizdalās vairāk serotonīns. Un tad mēs esam apātiski, bēdīgi, negribam vairāk neko dzīvē. Tad šajā pētījumā salīdzināja savvaļas apelsīna ētriskās eļļas iedarbību salīdzinot ar antidepresantiem. Un tātad šī ētriskā eļļa palīdzēja cilvēkiem palielināt serotonīna līmeni, tāpat kā to varēja darīt tieši kā to darīja antidepresanti. Tāpēc tas arī ir ļoti svarīgi un interesanti. Un tātad kāds ir efekts visā mūsu ķermenī caur šo limbisko sistēmu? Ētriskās eļļas mazina stresu, uzlabo garstāvokli, iedarbojas uz miegu, kas daudziem ir arī svarīgs, uz libido, starp citu. Un mums arī pagājušajā gadā bija interesanti meistarklasa, un šogad es domāju, ka uz Valentīna dienu būs ļoti interesanti meistarklasa tieši par libido. Un tieši Valentīna dienas tēma par sāpju uztveri, piemēram, arī tāds ļoti interesants pētījums, kurš man tāds ļoti ietekmīgs liekas. Lavandas eļļas iedarbību pētīja uz pāragri dzimušiem mazuļiem, kuriem bija sāpes. Viņiem nebija izveidojusies šī mutes sūkšanas muskuļi, un viņiem bija sāpes mēģinot ēst. Un pēc dažādiem novērtējot sāpes pēc dažādiem rādītājiem, tur pulsa, sirds ritma un tā tālāk, viņi novērtēja to, ka tad, kad tika difūzēta lavandas ētriskā eļļa, mazuļiem samazinājās sāpes, sāpju sajūtas, un palīdzēja viņiem ieiet šajos procesos labāk. Tāpēc arī tas ir tiešām fantastiski efekti no ētriskajām eļļām. Ētriskās eļļas var uzlabot imūnsistēmas reakciju, tad uzlabot imunitāti un līdzsvarot autonomo nervu sistēmu, simpātisko un parasimpātisko, tātad uzlabot mūsu nervu sistēmas darbību. Tātad vēl par efektivitāti. Otrais tātad svarīgais fakts ir, ētriskās eļļas ir efektīvas, atceramies to. Un kā tad ētriskās eļļas arī darbojās? Vēl viens papildus fakts pie šī apakšfakts, pie svarīgā fakta ir tāds, ka kā tad fizioloģiski tieši arī mēs runājām tātad par šo limbisko sistēmu, caur ožas nervu, par aromātisko lietošanu, bet kā tad darbojās gan caur aromātisko lietošanu, uz ādas lietošanu, topisko lietošanu un iekšķīgu lietošanu. Tātad ētriskās eļļas iedarbojas un nonāk visās mūsu šūnās. Un kāpēc viņas nonāk visās mūsu šūnās? Atšķirībā no lielākās daļas medikamentu, lielākā daļa sintētisko mūsdienu medikamenti ir ūdenī šķīstoši. Ko tas nozīmē? Mūsu katra šūniņa ir taukoši šķīstoša, un šie ūdenī šķīstošie medikamenti, viņiem ir ļoti grūti iekļūt šūnas iekšienē. Tāpēc varbūt jūs zinat, ka jūs ir piemeklējis kāds vīrus, vai, es nezinu, dižvīrus, kas pēdējos gados te mums ir apkārt, vai kāds cits vienkārši vīrus, gripa un tā tālāk. Mums, ko ārsts teiks, tad, ja mēs tātad esam saslimuši, noķēruši šo te vīrusu, ārsts teiks, tā, ir daudz jāguļ, ir daudz jādzer, un jāpalīdz mūsu ķermenim cīnīties ar vīrusu pašam. Tāpēc pret vīrusiem ļoti, ļoti maz ir kādi medikamenti, kuri var palīdzēt. Un šie vīrusi, kāpēc? Tāpēc, ka vīrusi iekļūst šūnas iekšpusē, un viņi duplicējās, multiplicējās, tātad vairojās tieši šūnas iekšpusē. Un tad, kad mēs esam atpūtušies mājās un ķermenis mums nav ticis galā ar šo vīrusu un kaut kādā, es nezinu, tur 5., 7. dienā pēc vīrusu saslimšanas mums sākās klapus un tāds dzeltenīgi zaļīgs klapus, un tad ārsts saka, mums papildus vīrusam, mums tātad ir vīrusu sekas, blakus parādības, mums ir bakteriāla infekcija jau mūsu plaušās, un tas nozīmē, ka mēs varam sākt lietot antibiotikas, jo pret vīrusu antibiotikas nepalīdz, bet pret šo bakteriālo sekām vīrusa mums palīdzēs antibiotikas, tāpēc sākam lietot antibiotikas. Ja? Tāpēc, ka baktērijas atrodas
un pieķerās pie šūnām, viņas mums vairojās šūnu ārpusē, tāpēc mums medikamenti var palīdzēt. Bet tātad mums ētriskās eļas, tāpēc, ka ētriskās eļas ir taukoši šķīstošas, viņas iekļūst katrā mūsu šūniņā iekšā un var iedarboties uz daudz dažādiem veselības nepieciešamībām, daudz efektīvāk nekā medikamenti. Tāpēc tas ir vēl viens ļoti, ļoti svarīgs fakts par to, kāpēc ētriskās eļas ir mums tik efektīvas. Mēs uzlikām arī viņus pret sāpēm un tā tālāk, kā mums viņas tik ātri iekļūst iekšā, palīdz, noņem sāpes, un iedarbojās. Vai arī, pieņemsim, pret vēdera sāpēm mēs varam nelietot iekšķīgi, mēs varam smērēt uz vēdera. Kā mums palīdz tik ātri uzsmērējot vienkārši uz vēdera? Tāpēc, ka ētriskās eļas ir smalkas, mazas molekulas, taukoši šķīstošas, ļoti ātri uzsūcošas. Redz, ka Kristīna arī rakstīja komentāru, eļļa ļoti ātri uzsūcās plaukstu ādā, tāpēc viņas nonāk mums ātri mūsu visās šūnās, tāpēc tās ir arī tik ļoti efektīvas. Un tad iekļūst šūnu iekšpusē, nav atkarību izraisoša efekta, kā stāstīja, viņas tiek izvedītas no mūsu ķermeņa diezgan ātri un ir labvēlīga ietekme uz visu ķermeni. Nevis mēs noņemam sāpes un bojājam aknas reizē, ja, tātad ar vienu roku ņemam, ar vienu roku dodam, ar otru ņemam, bet šeit mēs ar abām rokām ar ētrisko eļļu palīdzību mēs tikai dodam un palīdzam visam ķermenim, gan emocionāli, gan fiziski. Un tātad, kurš mums atcerās tagad otro svarīgo faktu? Kurš klausījās, varbūt pēc piparmētras, ētriskās eļļas lietošanas, varbūt tagad uzmanība bija labāka un varbūt atceraties, kāds bija otrais fakts. Aha, super! Daudz ātrākas atbildes, tā kā droši vien piparmētras ētriskā eļļa jums ir palīdzējusi koncentrēties, uzlabot koncentrēšanās spējas, jo ir ļoti daudzas atbildes un visas pareizas, efektīvas. Tieši tā, ētriskās eļļas ir ļoti efektīvas. Super! Prieks, ka šoreiz koncentrēšanās spējas bija labākas. Un trešais fakts ir, ka ētriskās eļļas ir ekonomiski izdevīgas, un patiešām mēs uzskatām, ir nepieciešams katrā mājā. Katrs konsultants jums pateiks, ka viņš nezina, kā iepriekš dzīvoja un kā dzīvotu, ja pēkšņi šīs te maģiskais dabas spēks tiktu atņemts viņam nost. Un ētriskās eļļas arī ekonomē laiku un naudu, īpaši ārkārtējas situācijas nepieciešamības gadījumā, tad, ja mums kaut kas nepieciešams tajā brīdī, mums mājās ir ētriskās eļļas, kuras var palīdzēt daudz dažādiem mērķiem, un vienmēr ir mums pie rokas, un lielākā daļa mūsu konsultantu un arī klientu ētriskās eļļas nesā arī tādos mazos maciņos, man viņš tepat arī pie rokas, aš parādīšu jums. Tātad šeit, redz, kur šādi te mazi maciņi, šis manējais man ir somiņā stāv, šis man ir tur tāds, jauns maciņš, šeit ir iekšā tādi, izņemam ārā šos te vidiņus, teiksim tā, un tad mēs ieliekam iekšā mazās pudelītes un nēsājam vienmēr līdzi, īpaši, protams, arī tas ir mamām, tad, ja bērnam kaut kas ir noticies ceļā vai es nezinu, tur spēļu laukumā un tā tālāk, tāpēc tas ir līdzi vienmēr mums ētriskās eļļas ir somiņā. Mums nav jādomā tagad un jāskrien uz aptieku vai jāzvana ārstam un tā tālāk. Šeit ir svarīgi pieminēt, ļoti svarīga lieta ir tas, ka mēs nenoliedzam medicīnu. Mēs uzskatām, ka medicīna un sadarbība ar ārstiem ir ļoti svarīga. Un, paldies Dievam, šobrīd ir vien vairāk ārstu, kuri iet un skatās arī uz to tātad dabisko veidu, arī preventīvo veidu, nevis tikai apārstē rezultāts, bet tiešām skatās arī cēloņiem un strādā ar klientiem arī dabiskā veidā. Tas ir fantastiski. Bet tāpēc mēs nenoliedzam medicīnu, mēs uzskatām, ka ir jārunā ar ārstiem, ir jātaisa analīzes, ir jāizprot, kas mums notiek, un mēs ar ētriskām eļļām neārstējam, mēs palīdzam, teiksim tā, pie pirmās nepieciešamības gadījumiem, mēs atbalstam savu ķermeni, mēs viņu neārstējam.
medikamentiem. Tāpēc, ja mums ir jāiet obligāti arī pie ārstiem, mums ir jājautā, jāteic analīzes un jāteic testi, bet tad, kad mums ārsts iesaka medikamentus, mēs izvērtējam paši, ko mēs vēlamies, un runājam arī par ētriskajām eļļām, dabiskiem produktiem ar saviem ārstiem. Un vēlams atrodam tādus ārstus, kuri zina un ir tieši zinoši dabiskā un arī preventīvā medicīnā. Un līdz ar to mēs aizējam uz to, un arī medikamenti ļoti bieži, un nevis ļoti bieži, bet dažreiz mums ir nepieciešami, bet bieži vien mēs varam preventatīvi izvairīties no medikamentiem, un medikamenti tiek, es uzskatu, pārdaudz lietoti, ja tāds vārds ir, ja, mūsdienu pasaulē, un lietoti tad, kad tas nav vajadzīgs. Nu, piemēram, antibiotikas 2 reizes gadā ir cilvēki, ar 3 reizes gadā ir lietojuši ārsti, viņiem ir izrakstījuši. Nu, no tā noteikti var izvairīties un tātad cīnīties ar veselību tās saknē. Nu, tātad, kā tad ētriskās eļļas ir ekonomiskāks par zālēm? Pirmkārt, protams, ka mēs runājam par prevenciju, mēs uzlabojam savu veselību, profilaktiski, dzīvojam veselīgu dzīvesveidu, atbalstam savu ķermeni, arī esam par veselīgu uzturi, vitamīnu un minerālu vielu līdzsvaru, pavisam noteikti. Tā ir mūsu atslēga, lai mūsu ķermenim viss pietiek, lai viņš varētu funkcionēt labi, lai šūnas varētu funkcionēt labi. Un tas ir pats svarīgākais, un atbalstīt savu ķermeni katru dienu, nevis tikai tad, kad mums jau viss ir pilnīgā un viss ir pilnīgi, ja? Tāpēc mēs atbalstam savu ķermeni katru dienu, uzlabojam savu veselību, skatāmies, analizējam, ētriskās eļļas ļoti labi palīdz arī savienoties ar mūsu ķermeni, jo cik bieži nav tā bijis, man pašai tā ir bijis, kad mēs skrienam un saprotam, ka viss, vienu rītu pamostamies un kakls ciet, un mēs esam slimi, un temperatūra, un deguns ciet, bet ja mēs tā padomājam un panalizējam, iepriekšējā dienā mēs visu dienu skrējām, bija aizņemta diena, mēs sevī neieklausījāmies, bet mums jau kakls sāka kašāties. Mums jau tur kaut kāds krekšķītis, mums varbūt kaut kāds drabulis jau bija nogurums un tā tālāk. Mēs to vienkārši nepamanījām. Un jā, aizvakar mēs tur izlijām, nosalām vai bijām publiskā vietā, kur drausmīgi viss bija nosalām un vēl daudz cilvēku un varbūt vīrusu apkārt un viss. Bet tajā laikā mums bija pusotra diena, lai atbalstītu mūsu ķermeni, lai tas nenonāktu līdz slimībai. Ar vitamīniem, ar ētriskajām eļļām, uzreiz tikko es jūties nosalusi vai kaut kas nav bijis kārtībā ar manu ķermeni, es nāku mājās, lietoju gan vitamīnus, gan ētriskās eļļas, lieku viņas difūzerī, smērēju uz pēdām, lai atbalstītu savu imunitāti tajā mirklī uzreiz. Tālāk mums ir vesela viena diena, parasti, kad mums vīrus uzreiz, ja mēs dabūjam vīrusu kaut kādu, viņš uzreiz neinkubējās un nesāk vairoties tajā pašā mirklī. Mums paiet 1 līdz 2 dienas tad, kad mēs jau tāda sākam palikt slimi, līdz mēs esam pavisam slimi. Tas nenotiek šādi te. Un ja mēs šajā mirklī atbalstam savu ķermeni, atbalstam savu imunitāti, tad mūsu ķermenis ir spējīgs pats tikt galā ar vīrusu, cīnīties ar viņu, tikt galā un nenonākt līdz klapumu iesnai augstai temperatūrai un gultas režīmam. Tāpēc tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, un pēdējo gadu laikā, es laikam esmu saslimusi 3 gadu laikā, 2,5 gadu laikā esmu saslimusi, kopš sāku lietot pilnīgi visu to tēras klāstu. Es esmu saslimusi laikam, tātad vienu reizi, kad es saslimu, kad es tiešām sevī neieklausījos, kad bija paaugstināta milzīga stresa situācija, plus ceļošana, un tur droši vien, nebija man ētriskās eļļas līdzi tajā steidzamajā braucienā. Un otro reizi es dabūju teiksim, tādu strutaino angīnu, ar kuru es tiku galā 1 dienas laikā. Līdz ar to mūsu ķermenis ir spējīgs pats attīrīties, izvesļoties un tā tālāk. Un palīdzēt savas slimības gadījumā ar ētriskajām eļļām ir lētāk nekā ar zālēm. Atkal atgādināšu, ka mums ir jākonsultējas ar ārstiem, mēs nevaram pašārstēties visi un tā tālāk, bet, kā es teicu, mums ir mājās vienmēr ētriskās eļļas, mūsu dabas aptieciņu,
kurus mēs lietojam pie pirmajiem simptomiem, pie pirmajām pazīmēm, un mēs varam tikt galā, un arī kamēr mēs tiekam pie ārsta, es nezinu, ir piekdienas vakars, bērnam ir vidusavs iekaisums, ko mēs tagad darīsim? Mums jāgaida līdz pirmdienai, bērns 2,5 dienas mocīsies mājās, jā, līdz mēs tiksim līdz tajā ārsta vizītē. Ar ētiskajām eļļām mēs momentā uzreiz varam palīdzēt viņam tajā pašā vakarā, tajā pašā naktī, un ļoti daudz mammas, kurām ir bijusi tāda situācija, nu, teiks ētiskajām eļļām lielāko paldies, jo bērna veselība un sāpes, veselība ir vissvarīgākais, un bērna sāpes un pārdzīvojumi un slimošana ir vissliktākais, kas vien var būt. Tāpēc ētrisko eļļu izmantošanas veidi. Mums ir 3 ētrisko eļļu izmantošanas veidi, un tie mums ir aromātisks, kādā jūs arī izmēģinājāt, ieelpojāt, ārīgs, arī uzlikāt šeit uz sprandas, un arī iekšķīgs. To mēs varam teikt, principā tas ir orālais lietošanas veids, bet mēs varam teikt, tas ir iekšķīgais, tad, kad mēs uzlikām uz augšlējām. Tātad apsveicu, jūs izmēģinājāt jau visus 3 ētrisko eļļu izmantošanas veidus. Super! Tad mēs iedziļināsimies sīkāk nedaudz tagad aromātiskajā pielietošanā. Kāda tad ir aromātiskie pielietojumi? Pirmais, tā ir sausā ieelpošana, ko jūs arī darījāt. Uzliekam uz rokām, sabužinam un elpojam no tādas mājiņas. Tad, ja ir pa spēcīgu, tad atveram mājiņu vaļā. Tad, ja gribam vairāk efektu, aiztaisam ciet. Neliekam tieši pie sejas klāt, bet kādā gabaliņā, to skatāmies un paši sakojam līdzi. Mēs varam lietot difuzoru, tātad, kur man difuzors ir, nepaņēma, bet tātad difuzoru klāsts ir ļoti, ļoti plašs, ļoti, ļoti dažāds. Un varam izvēlēties vai nu pavisam maziņas difuzorus, kurus nesāt līdzi, ir difuzori pat, kurus var mašīnā lietot, kurus guļamistabā, kurus var pārnēsāt līdzi, un tā tālāk ir bērniem dažādi ar gaismiņām un tā tālāk ar mūziku pat, kas viņiem ļoti patīk. Un izsmidzināšanu mēs varam taisīt sprejus, izsmidzināt arī pa mūsu māju gultas veļu, mājas aromātu taisīt, izsmidzināt dažādu citu iemeslu dēļ. Arī varam veļas svaigumam, pret gaisa attīrīšanai un tā tālāk, vai arī pret putekļērcītēm un tā tālāk. Vai arī mēs varam nēsāt pat uz aksesuāriem. Ir tādi dažādi kuloni, lavas akmentiņi, lavas rokas sprādzes, kuriem mēs varam uzpilināt, lavā ieiet iekšā un ilgu laiku lēnām tvaiko ārā no šiem te kuloniem. Mēs varam arī likt uz apģērba, vai, kā es teicu, izsmidzināt, vai arī, piemēram, mēs varam likt uz zīdu blūzes, ne, bet uz kokvilnas, džemperīša. Mēs varam pilināt arī uz apaklītes, kas man ļoti arī patīk, īpaši, imunitātei un tā tālāk imunitātes eļļu. Šeit uz uzlieku man tūmā viņš smaržo. Agrāk man bija arī šie te lavas akmeņu rotas, bet kaut kur man viņas ir nozudušas, jāsameklē. Tātad, jā, bet atceramies, aromātiski tas ir ātrākais veids, kā mainīt savu garu stāvokli un savu stāvokli. Ir nepieciešams tikai 22 sekundes, lai aromāts sasniegtu smadzeņu ožas centru un iedarbotos uz visu mūsu ķermeni. Oža arī ir pati attīstītākā sajūta no visām 6 maņām, tāpēc tā ir tik efektīva, un ožai piemīt milzīgs spēks, kas pat 10 000 reižu pārsniedz garšas sajūtu pēc savas jutības. Smaržas ietekmē mūsu prātu, mūsu ķermeni un iedarbojas uz mums ievērojami spēj mainīt faktiskos, fiziskos rādītājus arī. Piemēram, spiedienu, elpošanu, pulsu, atcerieties, stāstīja arī par hormoniem, paliek mūsu atmiņā uz daudziem gadiem. Un smaržas tiešām valda pār mums, iedarbojas uz psihi, emocijām, garstāvokli, uz mūsu zemapziņu, starp citu arī var atbrīvot arī no negatīvajām ierobežošajām programmām. Mēs varam strādāt arī ar savu pašvērtējumu, ar traumām dažādām un tā tālāk ar ētriskajām eļļām. Tur mēs strādājam kopā ar aroma speciālistu, ar aroma praktiķi vai jautājiet savam konsultantam, kā to darīt. Palīdz mazināt dziļus pārdzīvojumus, nomāktību, tātad uzlabot garstāvokli un ietekmē visus fizioloģiskos procesus mūsu organismā, ēšanas instinktus, hormonālo līdzsvaru un arī tātad libido, dzimuma tieksmes instinktus. Un tātad tas ir par šo te aromātisko lietošanu. Tātad par ārīgo lietošanu.
Mēs nekad nelietojam ētriskās eļas. Tad tas ir svarīgi, šie te lietošanas fakti, drošības noteikumi. Nekad nelietojam ētriskās eļas acīs, ausīs un degunā. Jeb tātad mēs lietojam šeit, no aizējam nomazgāt rokas vai atceramies, nebāžam, nebužinam seju, nebužinam acis, neurbinam degunu, ja, kad mums ir uzsmērēts ētriskās eļas. Un tas mums ir svarīgs tāds pirmais lietošanas fakts. Otrais lietošanas fakts, acis un seju tāpat berzēt nav ieteicams. Mēs varam visur baktērijas kaut kādas paņemt un varam visādi, tāpēc vispār tas nebūtu ieteicams. Un no tā būtu jāatradinās, ja ir kādi, kur bužina savu seju visu laiku un acis berzē. Otrais svarīgais punkts ir cilvēkiem ar jutīgu ādu un bērniem. Ētriskās eļas ieteicams lietot, atšķaidot ar bāzes eļu. doTERRA ir tādas ļoti fantastiska, ir koksriegas frakcionētā eļa, kur ir tieši speciāli piemērota ētriskajām eļām, jo šīs mazās molekulas, ja varbūt kādreiz esat gājuši uz kādām masāžām, un jums ir ar koksriegas eļu taisīta masāža, tad uztaisot šo masāžu, ķermenis paliek tāds lipīgs, neiesūcās iekšā, un tad mēs domājam, tātad gribās nomazgāties, vai drēbes paliek lipīgas un tā. Šī frakcionētā eļa, viņa ir tās lielās eļu molekulas, koksriegas eļām eļai ir ļoti liels molekulas, viņas ir safrakcionētas tādās mazākās molekulās, līdz ar to ir divas lietas. Viņas lieliski sajaucās ar ētrisko eļu, ļoti smalkajām molekulām, tad labāk sajaucās. Un otrais, frakcionētā eļa ātrāk iesūcās ādā, un viņa palīdz mums šīs visas eļas, palīdz viņām neizgarot, jo eļas daļa arī izgaros, tātad iegūsim aromātisko efektu uz ādas lietojot, jo mums āda ir silta, pulsējoša un tā tālāk. Tad ar šo frakcionētā eļu viņi iesūcās arī dziļāk, bet mums šis tātad tiešais efekts ir mazāks, līdz ar to tātad mums samazinās iespējams ļoti jūtīga āda, ka var būt kāds efekts. Tāpēc tie, kuriem ir jūtīgas ādas, vai arī pirmajā reizē jūs nezināt, varat izmēģināt sajaucot ar bāzes eļu. Jūs varat izmantot jebkādu bāzes eļu, frakcionētā jums nebūs mājās. Jūs varat izmantot parastu koksriekstu eļu, kādu ķermeņa eļu, tātad jojubas, mandeļu eļu, kaut vai olīveļu, jebkādu eļu, tātad lietot sākumā atšķaidot, lietojot uz ādas. Un kā tad mēs lietojam uz ādas? Mēs lietojam uz kāju pēdām, jo uz kāju pēdām ir vislielākās poras un mums ātri iesūcās visā ķermenī. Lietojam gar mugurkaulu, lietojam uz pulsu punktiem, jo tur arī mums gan ātri iesūcās, gan iegūstam aromātisko efektu, vai arī tāda lieta kā projekcija uz orgāniem. Tātad mums ir, piemēram, ja mums ir klāpus vai elpceļu problēmas, to pašu piparmētru mēs varam atšķēdīt ar bāzes eļu un klāt uz plaušām. Ja mums ir vēdera sāpes, tad mēs tieši tāpat varam smērēt uz nabiņas, apkārt nabiņai, šo arī piparmētru starp citu. Sauļas apelsīni ļoti labi, tad jums ir atviļņas sindroms, smērēt arī šeit, arī lietot iekšķīgi tieši atviļņas sindromam. Tātad, ja mums ir kaut kādiem orgāniem specifiski nepieciešams, tad mēs smērējam projekcijā, vai arī, piemēram, lavanda ļoti labi palīdz pēc menstruācijas sāpēm, tad mēs smērējam projekcijā uz mūsu olnīcām lavandas ētrisko eļu. Un, tātad par ārīko lietošanu vēl mēs varam lietot ne tikai terapeitiskiem mērķiem, bet mēs varam lietot arī ķermeņa kopšanai, sejas kopšanai, fantastiski dievinu ētriskās eļas lietot un mirdzošu ādu iegūt ar ētrisko eļu lietošanu uz sejas. Mēs varam lietot matiem, tātad gan matu saknēm, matu augšanas uzlabošanai, arī pret sēnītēm, pret blaugsnām un tā tālāk. Un varam lietot arī visā garumā matu tieši uzlabošanai, tieši spīdumam, spēkam. Piemēram, tās ētriskās eļas var būt lavanda, tas var būt ciedrs un tā tālāk. Citas ētriskās eļas, piparmētru un apelsīnu mēs varam pie matu saknēm tieši dziļai attīrīšanai. To mēs varam darīt ar šīm eļām. Bet citas eļas ļoti labi arī matu augšanai stimulēšanai un tieši matu galiem. Mēs varam izmantot masāžām, mums efekts būs gan terapeitisks, gan patīkams, gan atslābinošs. Varam arī lietot vannā. Pie vannas ir jāpiemina vēl viens drošības noteikums, un tas ir vannai pievienot tikai caur pienu vai sāli, jo mums ir nepieciešams ētriskās eļas sākumā, teiksim tā, emulsificēt. Tāpēc, ka ētriskās eļas ūdenī nešķīst, ja mēs iepilnāsim vannā, viņas peldēs pa virsu.
Un mums būs gan mazāks efekts, tāpēc, ka viņas būs pa virsmu ūdenim, viņas neiesūksies caur siltu ūdeni visā ķermenī. Un otrs, tad, ja mēs iepilināsim eļļas ūdenī un tagad sēdīsimies tajā eļļā iekšā, mums pastāv risks, ka mēs varam ar savām jūtīgajām vietiņām iesaisties tieši ētriskajā eļļā, un tad, teiksim tā, tas arī ir tāds drošības noteikums, lai eļļa labi izdalītos mūsu vannā. Un vannā ir karsts ūdens, kad ētriskās eļļas iedarbosies spēcīgāk. Tāpēc vienmēr atšķēdam sālī, Epsom sālī vai pienā. Vēl var medū, vīnā un vēl dažādās lietās, kas arī, vai bāzes eļļā, kas arī tātad atšķēdīs šo te visu. Bet sālī, manuprāt, sālī un pienā, tas ir, vai krējumā saldījā, augu pienā, tas ir vislabākais. Mēs iepilinām, samaisam kārtīgi un tad jau liekam vannā. Pie ārīgās lietošanas, sejas lietošanas vēl viens svarīgs fakts. Drošības noteikums. Ceru, ka jums ir blociņi līdzi un jūs pierakstat visas šīs lietas. Tad savvaļas apelsīna ētriskā eļļa, tieši tāpat kā visas citas citrusu ētriskās eļļas, ir fotosensitīvas. Tāpat kā jūs uzliktu kaut kādus, nezinu, skābju pīlingu uz sejas, pēc tam jūs saulē viņu, tātad neiet. Tieši tāpat ar ētriskajām eļļām vismaz 12 stundas mēs neejam saulē. Tad savvaļas apelsīna ētriskā eļļa arī ir ļoti laba sejas mirdzumam, sejas, teiksim, sejas vienmērīgam tonam un tā tālāk, bet to mēs darām tikai vakarā, nevis no rīta ejot ārā, vai arī tur pret celulītu un tā tālāk, vai ķermeņa masāžām. Tad, ja mēs esam vasarā saulītē, mēs neskrienam ārā. To arī pierakstiet. Tātad citrus ētriskās eļļas ir fotosensitīvas, vismaz 12 stundas neejam saulē. Tālāk, iekšķīgā lietošana. Iekšķīgā lietošana. Pirms dažreiz saka, bet kā? Ētriskās eļļas taču nevar lietot iekšķīgi. Kā? Ētriskās eļļas liekas tik dīvaini. Kā mēs varam lietot iekšķīgi? Nekas dīvains, mīļie draugi, tur nav. Ja mēs padomājam, mēs varam lietot piparmētru iekšķīgi, mēs varam ēst citronus, apelsīnus, dažādus garšaugus. Mēs varam lietot viņus iekšķīgi. Tad, apēdot šo te augu, mēs apēdam arī ētriskās eļļas, pašas ēdot šos te augus. Līdz ar to, vai dzerot, es nezinu, piparmētru tēju un tā tālāk, līdz ar to loģiski ir tas, ja mēs varam to ēst, tad mēs varam arī mazu daļiņu no tā šo ētrisko eļļu, mēs arī varam atsevišķi lietot, vai ne? Tikai šeit mums ir viens svarīgs fakts, un kāpēc, piemēram, ir vieglāk pateikt, nelietojam nevienu ētrisko eļļu iekšķīgi. Pieņemsim, es nezinu, tur valdībai, piemēram, teikt, labāk nelietojiet ētriskās eļļas iekšķīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja cilvēks aizies, ja tagad mums valdība vai nezinošs ārsts pateiks, ej un lietoja ētrisko eļļu iekšķīgi, tad viņš var aiziet un nopirkt ētrisko eļļu par 2 eiro, kura būs pilnīgi totāli tikai un vienīgi sintētika. Viņš paņems un pieplunās savai rīta tējai vai ūdenim, iedzers 3-4 pilienus un visticamākais, ka aizbrauks uz slimnīcu, tāpēc, ka sintētiku mēs iekšķīgi lietot nevaram. Tieši tāpat dažādas šīs te aroma eļļas mēs elpojam, mēs varam tikai sliktāku, mēs elpceļiem sliktu tikai nodaram, bet iekšķīgi lietojot, mēs nodarīsim lielāku sliktumu, ja mēs šo ētrisko eļļu iedzersim ētrisko eļļu. Tāpēc, pateicoties tam, ka ētriskās eļļas ir testētas, terapeitiskās kvalitātes, tās ir drošas iekšķīgai lietošanai. Izņemot tās, kuras rakstīts, ka nav norādītas, kas ir norādītas tikai ārīgai lietošanai. Piemēram, tā loģiski domājot, dažādas koku eļļas ir vislabākais tāds piemērs, kurus mēs nelietojam iekšķīgi. Mēs tā domājam, mēs šnējam un negraužam bērza tāsi vai tur eglis tāsi, ja, un tieši no tās ir iegūts, no koksnes ir iegūts šīs ētriskās eļļas. Neejam un negraužam, līdz ar to tātad lietot iekšķīgi arī ne. Bet tur origāno, baziliks, piparmētra, citus augļi un tā tālāk mēs lietojam viņus iekšķīgi, tad arī mēs varam lietot iekšķīgi. Un šis tātad kā tad mēs varam ētriskās eļļas lietot iekšķīgi un kas mums ļoti labi būs un daudz palīdzēs, mēs varam lietot dzērienos pie ūdens, pie tējas, mēs varam tātad lietot dzērienos dažādos,
kokteļos, smūtijos un tā tālāk. Mēs varam pievienot ēdieniem, un tas atcerieties, ka smaržu sajūtas ir 10,000 reizes spēcīgākas nekā garšas sajūtas. Līdz ar to tas mums dos ēdienam gan papildus garšas baudu, garšas buķeti, unikālu, spēcīgu, interesantu. Un mums palīdzēs arī nu, uzņemt vairāk ētiskās eļas un iegūt veselības priekšrocības, tātad paaugstināt mūsu ēdienu nu, to vērtību, kad mēs ēdam. Ļoti garšīgi ir dažādos ēdienos, mērcēs, sāļajos ēdienos, arī saldajos ēdienos, smūtijos, putrās, desertos, vienkārši fantastiski. Ir mums arī dažādi jau gatavie šie te maisījumi, piemēram, tropiskais, ķīniešu, indiešu, meksikāņu un tā tālāk, bet var arī nu, savus ētisko eļu miksus pievienot vai piparmētru vai savais apelsīnu dažādiem ēdieniem. Ir mums arī tādas granulas, un nezinu, kāpēc es esmu tik ļoti slikti sagatavojusies šim te granulas. Man ir šeit. Kapsulas gan man nav pie rokas, man jāskrien uz otru istabu, ko es tagad nedarīšu. Bet tātad granulas es nodemonstrēšu. Ir, kur jau ceturdaļa piliens ir tādās mazās, šādās te mazās, es nezinu, vai jūs varat redzēt, mazās granuliņās iekšā, un mēs varam ērti, esot kādā pēc tikšanās, pēc kafijas pauzes atsvaidzināt savu elpu, ja mēs negribam ņemt šādi te spiest uz augšlējām un iegūt veselības arī priekšrocības. Šī te man bija metapaura, jeb vielmaiņas maisījums, kuru es lietoju. Un tātad kapsulās, tātad, ja mēs ir cilvēki, kuriem negaršo kāda eļļa maisījuma, ir pārāk spēcīgi, vai arī, pieņemsim, tieši gramošanas šis te maisījums, kad mēs gribam, lai viņš tiešām nonāk dziļi kuņģī un pēc tam zarnu traktā, tad kapsulās to pat ir lietot labāk. Un, piemēram, interesants fakts, man draudzene pastāstīja, ka viņai tika izrakstīts, viņa bija pie gastroenterologa Dubijā šeit, un viņai izrakstīja pret vēdera pūšanos tieši piparmētras ētriskās eļas kapsulas kā numuru 1 līdzekli. Pēc tam es aizgāju uz aptieku un arī paskatījos, pārbaudīju, arī, ka tiešām šādas te kapsulas tiek pārdotas, un Latvijā, starp citu, esmu dzirdējis, ka arī tieši gastroenterologu tajā nolikumā pret vēdera spazmām ir rakstīts, ka piparmētras ētriskā eļa ir fantastiska. Un dažādiem citiem mērķiem es arī kādreiz cīnījos ar vēdera problēmām. Man bija tāds SIBO, un tad es lietoju arī citas ētriskās eļas. Tās man arī izrakstīja ārsts Amerikā tieši kapsulu veidā, oregano, timjāns, manuprāt, tur bija piparmētra, tējas neatceros, kaut kas tam līdzīgs. Tas bija daudz vēl pirms dotēras. Tātad kapsulas mums ir arī pieejamas dažādiem mērķiem, un kā arī daļa no uzturbagātinātājiem, jo ētriskās eļas palīdz citiem uzturbagātinātājiem ļoti bieži uzsūkties labāk un iegūt šo te, nu, tātad paaugstināts uzsūkt spējas. Tāpēc daudzos produktos ir pievienots klāt. Piemēram, mums ir, pateikšu, ir kurkumas kapsulas. Kurkuma ir ļoti zināma ar to, ka kurkumīns neuzsūtās ķermenī, viņš tiek izvadīts ārā, bet tieši savienojumā ar ētrisko eļu, ētriskā eļa palīdz kurkumīnam uzsūkties ļoti efektīvi un iegūt daudzus desmitiem, es neatceros, kāda bija pēc tiem pētījumiem, 10 vai 20 vai cik reizes lielākas uzsūkt spējas tieši tad. Tātad izstāstīju par trīs foršiem faktiem jau izstāstīju, un tagad par 3 lietošanas veidiem. Kurš atcerās 3 lietošanas veidus, kādos var lietot? Droši jums ir kādi jautājumi, jautājiet čatā, bet kurš atcerās 3 lietošanas veidus, no kuram vēl joprojām piparmētra darbojās uz viņa koncentrēšanās spējām? Ja ne, tad ir jāņem un jāpasmaržo atkal. Vai jāuztaisa sausā inhalācija? Ok, atbildes birst. Aromātiski, ārīgi un iekšīgi. Super! Tieši tā, pareizi atcerieties. Tad 3 pielietošanas veidi mums ir, un visi 3 ir efektīvi dažādiem mērķiem. Tad gan arī jau noslēgumā esam pie šīta webināra, kas jūs sagaida šajās 5 izaicinājuma dienās. Tad galvenie jūsu uzdevumi ir tiešām izmēģināt ētriskās eļas dažādos veidos un sajust to ļoti dažādo iedarbību. Saprast, kas tad ir ētrisko eļu standarts CPTG, un sajust,
kāpēc doTERRA ētiskās eļļas atšķirās no citām. Ja jums mājās ir citas ētiskās eļļas, tad noteikti salīdziniet šo efektu. Jūs būsiet ļoti pārsteigti. Tad, kad es sāku lietot, es jau lietoju ētiskās eļļas ļoti, ļoti daudzus gadus. Bet, tad, kad es sāku lietot doTERRA ētiskās eļļas, man visas pārējās ētiskās eļļas aizgāja sākumā grīdas mazgāšanai, veļas mašīnā klāt pie veļu mazgājot un žāvējot. Un beigās, tomēr es sapratu, ka es esmu vērta tā, lai arī pie grīdas mazgājumās lupatiņas liktu kvalitatīvas eļļas, nevis elpotu un nezinu ko. Beigās tās visas man aizgāja miskastē. Tāpēc pamēģiniet un sajūtiet, kāda ir šī atšķirība un cik tiešām efektīvas un tīras ir ētiskās eļļas. Pamēģiniet pieslēgt arī jūsu intuīciju, jūsu sajūtas un sajūtiet, cik ļoti augstas vibrācijas arī ir ētiskajām eļļām, kas tam tic un kas par to domā un uztraucās. Un tad jūsu uzdevums ir tiešām iegūt pieredzi, iespaidus, sajūtas, emocijas un rezultātus. Tāpēc, ka, ja mēs domājam par to, ka mums pavisam noteikti, kā mums notiek mācīšanās process un kā jūs iegūsiet visvairāk no šī projekta, ir tad, ja mēs kaut ko dzirdam un mēs kaut ko redzam, tad mēs atcerēsimies varbūt 10–15% no dzirdētā un redzētā. Tad, ja mēs paņemam un pierakstam, tad jau mēs atcerēsimies vairāk. Tāpēc jūs aicināt pierakstīt šos svarīgos faktus, lietošanas veidus, citu interesanto informāciju, kuru jūs dzirdējāt par citām ētiskajām eļļām un tā tālāk. Tā kā aplausi tiem, kas to darīja, jūs ļoti lieli maleči. Tāpēc pierakstot, mēs atcerēsimies jau vairāk, 30, 40, varbūt pat 50% no rakstītā. Bet tad, ja mēs iesim un kuri izmēģināja un paņēma, uzsmērēja, sajuta, uzsmērēja šeit, uzlika uz augšlējām, tie, kuri to izdarīja, tātad, ja mēs pielietojam praksē, un ja mēs darām, praktiski izmēģinām, tad mēs atcerēsimies pat 80 līdz pat 90% no informācijas. Tāpēc lūdzu mēģiniet dažādos veidos. Šīs ir tikai 5 dienas, un skatieties, ko jūs no šīm 5 dienām varat paņemt sev nākotnē, ko jūs varat paņemt sev visai dzīvē, lai uzlabotu jūsu veselību, labsajūtu, jūsu un jūsu ģimenes. Tātad visu dzīvi. Ja? Tāpēc šeit jūs varēsiet iemācīties, kā izmantot ētiskās eļļas savā ikdienā un uzzināt, kādās situācijās tās var izmantot sev un savai ģimenei. Tad kā darbosies Telegram grupas, es atvainojos, neesmu nomainījis, šoreiz mums ir WhatsAppā, pirmo reizi mēs izmēģinam, tāpēc, pirmo reizi mēs to daram, tāpēc piedodiet, ja mums arī kādas kļūdas vai kaut kas, centīsimies to izdarīt visefektīvākajā veidā, bet, pirmā reize mūsu. Bet tātad, kas jums būs nepieciešams katru dienu, veltīt vismaz 10 līdz 15 minūtes dienā, lai noklausītos video, lai izlasītu, cerams arī pierakstītu un, protams, izmēģinātu šos lietošanas veidus uz sevis. Katru dienu jums būs viens vai daži pavisam nelieli uzdevumi, kurus mēs jums dosim, kā jūs varat tātad izmēģināt un sajust un izprast un saprast ētiskās eļļas ar šiem mazajiem uzdevumiem. Tad jūs sagaida interesanta, izglītojuša informācija par doTERRA ētiskajām eļļām, video maratoni, video materiāli, viktorīnas, es nezinu, vai mums ir vēl iespējams WhatsAppā skatīsimies, bet būs vienkārši ikdienas uzdevumi, un, protams, tūlīt arī pie tā mēs nonāksim, būs arī balvas un būs arī dāvanas. Tāpēc aktīvi sākojiet līdzi. Un šis projekts būs efektīvs tiešām, ja tu skatīsies, lasīsi un pildīsi mājas darbus, kā teikt, ja mēs nopērkam sporta zāles abonementu, tad tas mums nepalīdzēs uzaudzēt muskuļus vai notievēt, mums uz to sporta zāli ir jāiet. Tieši tāpat, ja jūsu konsultanti ir bijuši tik jauki un labi, un viņi jums ir uzdāvinājuši šos paraudziņus, ņemiet, lūdzu, cieniet viņus, esiet pateicīgi viņiem un lietojiet un izmēģiniet šīs ētiskās eļļas. Tad katrā jums šajā mazajā pudelītē ir iekšā 15 pilieni ētiskās eļļas. Tātad 15 pilieni no lielās pudelītes, un tas būs aptuveni, tātad sanāk 60 mazie pilieniņi, kad jūs tā uzsit un izpil ārā. Tāpēc 60 veseli mazie pilieni, 15 lielie pilieni. Ļoti, ļoti liela vērtība katrā pudelītē, kaut arī pudelītes izstāsta tik maziņas. Bet jūsu uzdevums tātad ir lietot un izlietot šos paraudziņus. Jūs būsiet efektīvi izpildījuši izgājuši šo izaicinājumu. Tad, ja jūs
Nu, tātad būsiet izlietojuši šīs te mazās pudelītes. Tāpēc lietojiet un lietojiet viņas, izmēģināt dažādos veidos, lai nepaliek pāri. Nu, nevajag izlietot arī pirmajā dienā, varbūt visu, lai pietiek visām šīm te dienām, bet nu, tātad mēs esam izreikinājuši tā un iedevuši tādus uzdevumus, lai tiešām parasti tie, kuriem lieto, pietiek, un tie, kuri neizlaiž visu pudelīti pirmajā dienā, tāpēc, ka šausmīgi patika sauļas, apelsīns un dievināja tās smaržu, un tagad tik labs garstāvoklis, ka jāaiziet un visiem jāsapilina. Nu, ja jūs visiem sapilnāsiet apkārtējiem, nu, tad runājiet ar savu konsultantu, varbūt iedos jums vēl, bet, nu, principā tam vajadzētu pietikt uz šīm te 5 dienām. Jūs varat arī draudzenes uzaicināt, vēl var paspēt ātri līdz pirmdienai uz šo te izaicinājumu, un draudzenēm dabūt arī paraudziņas, lai kopā ietu. Tas vienmēr kopā ir interesanti, varbūt mammai vai māsai sapratāt, ka wow, interesanti, būtu tik forši, ja manai mammai tās galvas sāpes, vai manai māsai tas nogurums, jā, vai tur sliktais garstāvoklis, un gribās palīdzēt, tad jautājiet savai konsultantiem, palīdzēs arī jūsu tur draugiem, ģimenei un tā tālāk. Jā, tāpēc lietojiet, pildiet, esiet aktīvas WhatsApp grupās, Telegram aizmirst nomainīt. Un arī mums ir atsevišķi šajā te Telegram WhatsApp čatā, mums ir atsevišķi būs tikai kanāls, kur būs visa informācija, lai nejauktos mums ar chatiņu, bet mums ir tērzātā. Un tērzātavā priecāsimies, jūs rakstīsiet, pildīsiet, tur rakstīsiet savus mājas darbus, stāstīsiet, dalīsieties, kādi jums bija efekti, kādi jums bija novērojumi un tā tālāk, jo šī te kopējā atmosfēra, šī te kopējā viena otra atbalstīšana, tas ļoti, ļoti daudz arī dod un ļoti daudz palīdzēs arī citiem, jo varbūt jūs kaut ko novērosiet un kāds cits to dzirdēs un teiks, wow, jā, man arī tā vajag. Un tā tālāk. Un atbalstiet viens otru un atbalstiet, protams, savus konsultantus, kuri jūs uzaicināja un cieniet šo te enerģiju, konsultantu jūsu, mūsu organizatoru enerģiju arī, ka mēs organizējam, daram un ļoti priecāsimies, ja jūs būsiet aktīvi. Un arī, protams, uzdodiet savus interesējošos jautājumus. Šis ir pareizais laiks, ka jūs varbūt dzirdat, es kaut kādā tur brīdī dzirdēju par tur kaut ko tur tam, vai kaut ko tur pumpām, vai es dzirdēju tur kaut ko tur rozācijai, vai kaut ko es dzirdēju tur, es nezinu, tur dermatītam. Jautājiet, jautājiet, jautājiet. Bieži vien cilvēki baidās pajautāt un domā, nu ko, šitam te jau man pat tiešām nepalīdzēs, un kas tik sarežģīts kaut kāds gadījums. Un pēc pāris dienām, man personīgi bija tāds gadījums, kad meitenei bērnam bija Kosaki slimība, kas ir tāda drausmīgi pretīgs vīrus, kurš, kad noiet nagie ragi un viss nost, un pumpas drausmīgi niedzīgas un pretīgas. Un viņa uzrakstīja man tikai kaut kā 3. dienā, viņa saka, ārprāts un briesmīgi. Ja? Nu, es zinu, ka nekas nevar palīdzēt, jā, ārsts mums teica, ka nekas nevar palīdzēt, mums tikai ir mājās jāatpūšās, jā, jo pret Kosaki vīrusu zāļu nav. Un tā, un es viņai saku, pag. Man ir ko tev ieteikt, jo manai māsas meitiņai bija Kosaki vīruss tieši pirms tam neilgi. Un viņa ļoti ātri tika galā bez tur nagu, ragu noiešanas un tā tālāk. Un ātri atvesaļojās bez kaut kādām tur rētiņām un pušumiem un lieliem un tā tālāk. Tad es saku, man ir ko ieteikt, es to varu ieteikt. Pēc 2 dienām viņa man raksta, ka es sāku lietot, smērēt etiskās eļas. Mums momentā viss savilkās, mums momentā viss sāk pāriet, jau viss redzam galu, dzīšanu, ja savādāk mēs bijām pilnīgā izmisumā. Tāpēc jautājiet tad, ja jums pat liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kam tiešām nevar palīdzēt. Ja? Un jautājiet par visiem jautājumiem, atbildēs, jautājiet individuāli, ja jums ir kāds tāds personīgāks jautājums, bet ja jūs varat rakstīt chatiņā, jo jūs uzrakstīsiet, un varbūt kāds pakautrēsies pajautāt, un jūs uzrakstīsiet, viņš izlasīs un būs tik pateicīgs, ka jūs uzdevāt tieši viņam piemērotu, arī par viņu šo te veselības jautājumu un veselības problēmu. Kaut ko vēl es gribēju pieminēt, par ko es aizmirsu, vairs neatceros, jā, tātad mēs skatāmies, klausamies, uzmanīgi pievienojamies, lietojam paraudziņus, jautājam jautājumus. Nākamā sestdiena mums ir nākamais webinārs, kad mēs izlozēsim no aktīvākajiem, izlozēsim fantastiskus produktus. Tātad doTERRA ir ne tikai ētiskās eļas, bet arī dažādi produkti, kuri, protams, arī ir balstīti uz ētiskajām eļām, kur sastāvā ir ētiskās eļas, un tas ir D-Blue Sticks. Tas ir fantastisks produkts, kurš palīdz atslābināt muskuļus, kurš palīdz pret dažādām sāpēm, ceļu, muguras, galvas sāpēm un tā tālāk.
Man ir regulārs dažādas sprandas sāpes un problēmas, ar kurām es ļoti cīnos. Un sprandas savilkumu, tad šis ir labākais. Man draugs, kurš man vienmēr ir pie datora līdzi, uz galda, kurus smērēju uz sprandas, man ir bijuši salauzts kājas, un kādreiz man pēc pārgušas kājas, tad man sāp. Tad es smērēju ar šo te deep blue stiku vai pēc garas dienas nostaigātas. Tad tas ir vislabākais, kas palīdz pret nogurušām kājām. Tad man ļoti tāds nepatīkams gadījums man ir šis TMJ, šīs locītavas, arī, teiksim, sāpes it kā laboju un organizēju savu sakodienu, bet man te nesen iesprūda šī izlaca locītava ārā un ļoti liels sāpes. Nezinu, varbūt, ja kādam ir bijis, uzrakstīt čatiņā, tas ļoti nepatīkam tāda lieta. Un tad es smērēju arī šeit sev uz šīs te locītavas. Man ļoti, ļoti labi un ātri palīdzēja. Tā kā tas ir kaut kas, un arī pret migrēnām, galvas sāpēm es arī viņu lietoju. Tas ir kaut kas, bez kuras mājās nevaru dzīvot, kas man mājās vienmēr ir vērumā iepirkt, lai viņš būtu man visur un somiņās līdzi un pie gultas un uz datorgalda. Un tā. Tad otrs ir Serenity Sticks, kurā iekšā ir ētrisko eļļu maisījums un papildus baldriāņa ētriskā eļļa. Un šis stiks ir fantastisks, jo, piemēram, pirms šis stiks parādījās tirgu, šis zīmols, manai mammai arī mēdz būt problēmas ar miegu. Viņa ir tāda nedaudz, mēdz būt agrī dinamiska un aktīva dzīve, un mēdz pastresot par kaut ko. Un tad es viņiem biju, protams, kā uzdāvinājis Serenity ētrisko eļļu, bet šo Serenity ētrisko eļļu ar visu difūzeru un visu, domājot, ka viņi lietoja, tu pāris dienas palietoji, un tad bija slinkums to darīt. Tad, kad es viņu uzdāvināju šo te Serenity stiku, miegam, mieram, atpūtai, tātad relaksācijai, viņš ir ļoti viegli lietojams, ka mēs viņu paņemam, uzsmērējam uz mugurkaula. Man viņa patīk lietot arī uz kakla, lai es sajūtu aromātisks, uzsmērēju sev arī uz rokas, kad es eju gulēt, lai es jūtu šādi, un pašai diezgan. Man ir arī bieži slinkums likt difūzorī, tad šis ir tas glābējs. Bērniem ļoti labi uz pēdiņām, uz muguriņas. Viņš ir ļoti, ļoti maigs, piemērots arī maigām ādām. Tātad no mazuļiem līdz senioriem. Fantastisks produkts. Tad kāds arī šo te varēs saņemt dāvanā par aktivitāti. Un paraudziņu komplektu arī kāds varēs saņemt ar top produktiem. Tad jūs varēsiet saņemt, izmēģināt top produktus, kas mums ir minerālu un vitamīnu maisījums. Šeit viņš ir tāds pulveru veidā, kur mēs sajaucam ūdeni, un viņš garšo vienkārši pēc ananāsu tādu mango dzēriena. Viņš ir zaļā krāsā, bet viņš garšo vienkārši fantastiski. Negaršo pēc kaut kādas negaršīgas zaļās sulas. Un tur ir iekšā vairāk kā 75 dažādas sastāvdaļas, dabiskas sastāvdaļas ar visiem vitamīniem, minerālvielām, kas nepieciešams, ar liposomālo dzelzi, ar metilētiem B vitamīniem, ar liposomālo D vitamīnu, kas nodrošina ļoti, ļoti augstu uzsūkspēju. Daudziem ir problēmas varbūt ar dzelzs līmeņa paaugstināšanu. Es zinu, ir cilvēki, kuri ir sēdējuši uz dzelzs infūzijām, dzelzs kapeļņicām. Latviski pēkšņi aizmirsu, kā viņas saucās. IV drips, visās citās valodās atceros tās sistēmas, tā laikam viņas sauc latviski. Tad sistēmām, sēdējuši dzelzs sistēmām, jo nepārtraukti krities ir dzelzs, sākot lietot VMG+, uzlabojies ir dzelzs līmenis, un ir pastāvīgi labā līmenī, un daudziem tas ir vienkārši dzīves un enerģijas arī glābiņš. Omega-3 augstskābes ļoti labās proporcijās, augstās proporcijās, un kas ir ļoti svarīgi, tīras, ļoti daudz omegas nav testētas uz tīrību, un ļoti bieži pat tas, kas ir rakstīts virsū, jā, mums ir tik daudz miligramu, pārbaudot šīs ētriskās eļļas, tur nav iekšā ne tuvu solītajiem. Un omegas var arī ātri oksidēties, tāpēc šeit ir klāt arī ētriskās eļļas, kuras palīdz neoksidēties. Tātad omegas ļoti ātri oksidējās, un ja viņas ir oksidējušās, tad viņas neko ķermenim nedod, un klāt ir tātad antioksidanti, ētriskās eļļas, un šajā tieši paciņā ir
olīveļa, augstā spieduma, augstākās kvalitātes olīveļa, un augstākās kvalitātes olīveļai viņai ir ļoti augsts polifenolu saturs, un viņš pats ir antioksidants pats par sevi, un arī palīdz, nu, tātad labs mūsu ķermenim ir ļoti labas arī augstākās kvalitātes olīveļas, un palīdz arī omegai neoksidēties. Tāpēc tas ir tāds fantastisks šķidrā veidā, kuru mēs varam likt uz smūtijiem, nu, tāpat varam iedzert vai likt uz putrām, uz smūtijiem, uz salātiem. Garšo vienkārši fantastiski ar tādu vieglu citronu garšu. Superīgs. Un kas ir svarīgi mūsu omegām, ka viņām mums arī omegas kapsulās, ka viņām nav šīs zivju piegaršas. Ļoti daudz plašāk pazīstamās omegas jūs iedzersiet šo šķidro eļu, un pēc tam būs vai nu atraudziņa, tāda pretīga zivja, vai sajutīsiet šo zivju garšu. No šīs te omegas ir tik ļoti attīrītas, ka viņām nav iekšā nekādu šo te smaržas specifiskās. Probiotikas saņemsiet arī dāvanā. Ļoti labas dubultajā mikrokapsulācijā, lai viņas nokļūst līdz zarnām, garšo arī bērniem un pieaugušiem. Tas tāds maziņš pulverīts, kuru iebērt mutē, garšīgs. Tātad OnGuard zobu pastas paraudziņu. Es varu tik stāstīt, es zinu, ka jau mēs pārāk ilgi esam, bet es nesen biju pie higiēnistu, un man zobārsts saka, higiēnists saka, nu kā tu tik ļoti labi, tev viss tik ļoti labi, viss ar higiēnu, viss ir ideāli, man nebija vispār nekas, ko tīrīt, un ko tu dari? Viņš saka, tev zobu higiēna ir vienkārši. Protams, ka es tīru ar elektronisko zobmirsu un es tīru ar zobu pastu, kura palīdz attīrīt no visām nogulsnēm, palīdz attīrīt no kaļķekmē, no tāda emalijas šī te aplikuma un palīdz atvesļot mutes veselību un tātad arī mikrobioma, mutes veselību. Ja mēs lietojam dažādas ķīmiskās zobpastas, kā Colgate un tā tālāk, viņas nogalina mūsu mutē arī ir mikrobioms, kur nogalina, un tas mums īstermiņā varbūt ir svaiga elpa, bet ilgtermiņā mums bojājas mikrobioms, un mums var būt nepatīkama elpa. Un arī tur iekšā ir tāda speciāla viela, es aizmirsu, kā viņa saucās, kas labo zobu emaliju, noņem šo te jutīgumu un tiešām mikroplaisas labo, tātad remineralizē mūsu zobus. Metapower elektrolīti, kuri palīdzēs mūsu tātad ķermenim labāk uzsūkt ūdeni, uzņemt ūdeņu šūnās, mitrināt mūsu ķermeni no iekšpuses un nodrošināt mūsu ķermeni minerāliem un kolagēna paraudziņu. Kolagēns ir visaugstākās kvalitātes ar 9 tipu kolagēniem. Lielākajā daļā kolagēnu ir 1 vai 2 tipi vai 3 tipi. Šeit ir 9 tipu kolagēns un 70% tripeptīdu parastos labos, vidējos tādos kolagēnos iekšā ir aptuveni 10% tripeptīdu. Tātad šis te būs vismaz sanāk, daudz reizes labāks nekā efektīvāks ar augstāku uzsūkspēju nekā citi kolagēni. Man ir mute sausa. Es esmu nogurusi. Es ceru, ka jums arī nav pārāk daudz informācijas, bet man mute ir norunājusies, tāpēc esmu priecājos, ka mēs nonācām līdz beigām. Man par ētiskajām eļļām un doTERRAS produktiem ļoti patīk runāt, jo tas man ir uzlabojis manu dzīves kvalitāti. Nenormāli, kā latvieši saka, drausmīgi, briesmīgi uzlabojis manu dzīves kvalitāti, manas sajūtas, manu veselību. Tāpēc es ļoti priecājos, ka arī jūs esat nonākuši uz šī te ceļojuma sākuma punkta, un tāpēc vēlu, lai jums fantastisks ceļojums, lai fantastisks ir šis te fantastiskas pieredzes, un lai atrodat to, kas jums vislabāk nodara un kas vislabāk palīdz tieši jūsu un jūsu ģimenes veselības jautājumiem. Tāpēc vēlu patīkamu, aromātisku un skaistu ceļojumu. Tiekamies mēs WhatsAppā, un tad jau tiešām izmantoju šo te iespēju iemācīties uzzināt. Un tā kā liels jums paldies, ka pievienojāties, ka klausījāties mani tik ilgi, jo, es tā vienmēr ceru, ka es varētu iekļauties kādā stundā 15, bet, sanāk man aizrunāties, sanāk. Bet es ceru, ka jums bija vērtīgi un interesanti. Tāpēc liels jums paldies, un tad jau tiekamies WhatsAppā. Paldies un lai skaistas un jaukas brīvdienas. Atā visiem. Atā.